Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. maija. Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. maija. Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Nu, ko esiet sveicināti, cienījamie Sporta centrs.com skatītāji. 10. maijs, sestdiena. Interesants spēle šodien tiks vērot šeit, Kauguru vidusskolas stadionā. Mājnieki Jūrmalnieki uzņems futbola klubu Liepāja. Cerams, ka būs ļoti interesanta spēle, bagāta spēle ar gan goliem, gan emocijām. Varam vērot, jo komandas ir devušās laukumā, jau lūk, tiek sveicināti fani, kas ir ieradušies šodien šeit vērot šo spēli. Liepājnieki šodien, ja runājam par faniem, ir vairāk. Ir vairāk šeit viņi. Ir arī galvenais patrons viņiem, kas diktē noteikums Liepājnieku fanu zonā. Nu ko, cerams, vērosim tik tiešām labu spēli, labs. Abas divas komandas pavada sezonu. Liepāja gan noteikti labāk, dotā brīdī Jūrmalnieki varbūt varētu vēlēties nedaudz labāku sezonu, bet, nu, viss iespējas šodien šeit savā rezervas mājnieku laukumā. Pavadīt, nospēlēt ļoti labu spēli un censties atņemt 3 punktus Liepājai. Kāpēc gan ne? Nu, ko varbūt īsumā par komandas sastāviem? Sāksim ar viesiem. Futbolklubs Jūrmala, vārtos 69. numurs Kristaps Dzelme, numur 4 Dmitrijs Šiļuks, 6. numurs Ivans Gluško, viņš arī komandas kapteinis, numur 20 Andrejs Panasjuks, numur 24 Kirils Grigorovs, numur 10 Diego Silva, 7. numurs Orlando Ruben Bordon Ačukaro, numur 8 Daniels Ulimbaševs, numur 14 Vlads Rimkus, 17. numurs Ingmārs Andris Briškēns un numur 11 Benito Montalvo. Tas ir Jūrmalas pamats sastāvs, komandas galvenais treneris Nikolais Poļakovs. Jā, tad nav mums Koņevs kā galvenais treneris Jūrmalai, tagad galvenais treneris ir Nikolais Poļakovs. Nu, un arī tātad par viesiem futbolklubs Liepāja. Pirmais numurs vārdsargs ir Raivo Varažinskis, numur 3 Toms Mešs, 4. numurs Keisuke Hošino, numur 6 Reinis Flaksis, arī komandas kapteinis šajā spēlē, numur 7 Jānis Ikaunieks, 9. numurs Dāvis Ikaunieks, numur 14 Endijs Šlampe, 17. numurs Toms Guds, 18. numurs Krišs Kārkliņš, 19. numurs Valērijas Afanasjevs un 20. numurs Kristian Damien Torres. Komandas galvenais treneris Viktors Dobracels. Nu, ko spēle ir sākusies? Un ar bumbu jau Jūrmalnieki, mājnieki. Diezgan vienkārši Daņils Ulimbaševs zaudē bumbu, bet, nu, uz papīra it kā favorītiem vajadzētu būt Liepājniekiem. Arī tie ir tāpēc, ka pieteikumā viņu rezervis soliņš arī ir garāks. Jūrmalai pieteikumā mums ir tikai 4 spēlētāji, un viens no viņiem ir vārdsargs. Nu, vērosim, kā Jūrmalai izdosies šajā spēlē turēt labu tempu, jo kā nekā ar garāku rezervis soliņu ir vieglāk spēlēt, pat ja tikai 3 iespējams maiņas.
spēles galvenie tiesneši. Galvenais tiesnesis Aleksandrs Golubevs, asistents numur 1 Haralds Gudermanis un asistents numur 2 Aleksejs Poporičenko. Nu, ko vērosim, kā šī spēle izvērtīsies. Neslikt laika apstākļi priekš futbolu. Īsti pirms tam, protams, bija lietus, tātad laukums ir nedaudz slidens. Tajā pašā laikā labi vien ir, ka tagad nelīst, bet, kas zina, varbūt līs vēlāk, un tas varbūt padarīs spēli vēl tikai interesantāk, jo slidenā laikā ir vērot interesantu futbolu, jo bumba var izveidot visāds brīnums. Arī vārtsargiem grūtāk ir spēlēt šajā situācijās vairāk sitienu pa vārtiem, ar vēlmi tā kā pārspēt vārtsargu. Nu, ka varam vērot, kā Liepainieki jau lēnā garā cenšas uzņemties spēles iniciatīvu. Ar bumbu kreisajā malā Keisuke Hoshino un jau laukuma izdaļā Jānis Ikaunieks. Ļoti labu sezonu Jānis Ikaunieks aizvada. Šogad jau 6 vārdu guvumu viņam. Jauns spēlētājs, bet nekautreiz gūt vārdus virslīgā. Tas ir ļoti svarīgi un pareizi. Abi divi šodien brāļi Ikaunieki laukumā vērojam. Nu, redzēsim, kā viņam izdosies apspēlēt jūrmalniekus. Neizdodas bumbu saņemt Dāvim Ikauniekam. Un jūrmalnieki tikpat ātri, cik viņus atņem, tikpat ātri viņi tiek zaudēti. Hošino ar bumbu. Nu, izstāsta, ka komandas ap divas vēl taustās. Bumba te pie vienas komandas, te pie otras. Pāri tehniskie brāķīši. Jāpierod pie laukuma. Mākslīgais laukums šeit mums ir. Bet es domāju, pieredze ir abām divām komandām spēlētājiem spēlēt uz mākslīgā laukuma un īsti problēmām nekādām nevajadzētu būt. Dāls Ikaunieks zaudēja diezgan viegli episodē bumbu. Bumbu būs jūrmalniekiem. Nu ko, pēdējās divas spēles jūrmalē ir zaudējumi. Jūrmala zaudē 1-2 bērnu futbola centram Daugavpils. Dimitrijs Halvitovs gan izvirzīja Jūrmala vadībā, taču Vladislavs Jodorovs 83. minūtē un 86. minūtē izrāva uzvaru Daugavpiliešiem. Un arī jūrmalniekiem neizdevās uzvarēt viesos futbola klubs Konto. Tur spēles sākumā Mingāzovs guva vārdus un spēle tā arī beidzās rezultāti 1-0. Savukārt Liepainiekiem ir dažādi veicies pēdējās divās spēlēs. Uzvar pār Spartaku. Vārds guva Ikaunieks Jānis un Torres. Un zaudējums diezgan rezultatīvā spēlē pret futbola klubu Daugavu. 3-5 zaudējums Liepainiekiem. Interesants spēle, 8 vārdu guvumi. Nu, ko cerams, varbūt būs vēl vairāk vārdu guvumu šajā spēlē. Kāpēc gan ne? Es domāju, ka skatītājiem patīk vārdu guvumi. Tas ir viens no lieliem iemesliem, kāpēc mēs mīlam futbolu. Šodien ļoti liela futbola diena, īstenībā notiek 5 virslīgas spēles. Šī ir nomināli pirmā, sākās visagrāk, 2:00. Šeit pirmais centrējums sodu laukumā, Jānis Ikaunieks ar bumbu var gūt vārtus, un šeit ļoti veiksmīgi nospēlē jūrmalnieku aizsargs. Pagruga no šeit saskrīt, tas ir mums numurs 6, Ivans Gluško. Komandas kapteinis glābi iespējams jau no pirmiem vārdu guvumiem Liepāj. Jūrmals atvainojas, jo Liepājnieki ļoti labs moments bija, Ikaunieks varēja gūt vārdus, bet šeit veiksmīgāk nedaudz nospēlēja jūrmalnieki. Kristaps Dzelmi jau diktē noteikums savā sodu laukumā. Pirmais turstenis šajā spēlē, vērosim, kā viņš nobeigsies. Un šeit ir centrējums sodu laukumā. Un bumba visam vienkārši tiek izsistā ārā no laukuma. Brīškēns raidīja bumbu ārā. Tādējādi neutralizējot iespējams bīstam situāciju pie saviem vārtiem. Jā, Liepājnieki uzņemās iniciatīvu šajā spēlē un jau ir sākuši nedaudz aktīvāk. Jau pirmais tāds kā bīstamais moments, lai gan sitiens vārtu rāmī nesekoja, bet ja nebūtu mums Gluško šajā epizodē veiksmīgi nospēlējis, bloķējot sitienu, tad iespējams Dzelmēm vajadzētu iesaistīties ļoti nopietni jau pašā spēles sākumā. Spēles 5. minūtē savukārt šoreiz nedaudz palaimēs jūrmalniekiem un bumba nelido vārtu rāmī, tik bloķēta un tādējādi pirmais turstiens arī bija jau mums šajā spēlē. Šodien vēl ļoti interesants spēles tiek vērots virslīgā, tad 5:00 Rīgā futbola klubs Skonto spēlēs pret Daugavpils Daugavu. Spēle norisināsies Skonto stadionā, tātad nebūs vairs jumts skontiešiem virs galvas, būs jau svaigs gaiss. Nu, vērosim, kā izdosies. Skonto spēlēs Skonto stadionā, Ikaunieki piespēles gar vārtiem, šeit kārtējo reizi veiksmīgi nospēlē jūrmalnieka aizsardzība. Šiļuks veiksmīgi izlupiem nospēlē un bumba šķērso galu līniju un būs vēl viens tursteins pie jūrmalnieka vārtiem. Vēl viens spēle Ventspilī šodien, ja mums ir futbola klubs Ventspils spēlē pret Jūrmals Spartaku. Arī šī spēle notiek 5:00. Ventspils ļoti veiksmīgi šo sezonu aizved, tātad visas spēles, kuras ir spēlētas virslīgā, visas uzvars, vienīgais zaudējums šo sezonu ir Latvijas kausā. Centrējums sodu laukumā.
Grigorovs pirmais nospēlē pie tuvā staba. Bumba gan paliek Liepājniekiem, centrējums sodu laukumā. Hošino ar galvu cenšas nospēlēt, nedaudz neaizsniedzās. Dāvs Ikaunieks ar bumbu un nesteidzās Liepājnieki. Labi, Ikaunieks apspēlē Jūrmalnieku kreiso pussargu. Labi, uzsākuši spēli Liepājnieki, tiešām arī tabulā viņi ir augstāk par Jūrmalniekiem. Dotajā brīdī viņi atrodas 3. vietā, 9 spēlēs 16 punkti. Pie situācijas, ja Skonto šodien zaudē mājās un Liepājnieki uzvar šo spēli, Liepājniekiem ir iespēja pacelties uz 2. vietu. Tādējādi viņiem būtu 10 spēlēs 19 punkti un Skonto būtu 9 spēlēs 18, bet ļoti daudz, kā jau minēju iepriekš, spēles šodien tiks aizvadīts, tā kā es domāju, būs pietiekami daudz izmaiņas arī tabulās. Vienīgais, mēs zinām to, ka Ventspils nezaudēs 1. vietu, jo ļoti sekmīgi uzsākuši šo sezonu 8 spēlēs, 8 uzvars, 24 punkti. Un Skonto dotā brīdī atrodas 2. vietā ar 8 spēlēs iegūtiem 18 punktiem. Šeit jau kreisajā malā Jūrmalnieki uzbruk pirmais centrējums un bumba šķērso galu līniju. Domājams, varēsim vērot arī labus Jūrmalnieku uzbrukums par spītam, ka varbūt ir daudz savainojumu Jūrmalnieku sastāvā un nav varbūt tas spēcīgākais sastāvs, taču es domāju, ka tiem spēlētājiem, kas varbūt netik bieži dodas laukumā, ir ļoti liela vēlme savu pierādīt un tādējādi sekmēt savu komandas rezultātu. Varažīnskis pirmo reizi ievad bumbu spēlē. Nepārāk veismīgi, bumbu gan sasniedz tikai Jūrmalnieku. Diego Silva saglabā bumbu. Labi, tiek nomainīta mala uz Beriškēnu. Bumba tiek saglabāta. Šķiet arī Jūrmalnieki ir gatavi uzbrukt šajā spēlē. Bumba paliek pie Jūrmalniekiem. Tātad arī bērnu futbola centrs Daugavpils šodien aizved spēli 6:00 Daugavpilī pret futbola klubu Jelgava. Varētu būt ļoti interesanta spēle. Komandas diezgan līdzvērtīgas. Un futbola skola Meta Latvijas Universitāte šodien Rīgā spēlē pret futbola klubu Daugava Rīga. Spēle 7:00 vakarā, tātad tāds savā ziņā Rīgas derbijs. Abi šīs komandas diezgan tuvu atrodas tabulā, tātad Daugava Rīga vēl projām ir savas pirmās uzvaras medījumos, atrodas pēdējā vietā pašlaik. 8 spēlēs tikai 1 punkts un Metai 9 spēlēs 4 punkti. Tātad varētu būt interesanta spēle, abas divas komandas atrodas tabulas apakšā, bet tas nemaina faktu, ka spēlē varētu būt daudz emociju. Vārtu un skatāms futbols varētu būt šodien mums Rīgā. Tikmēr vērojam nelielu kļūdu šeit. Jūrmalnieki kļūdās, Ikaunieks sit pa vārtiem un gar pašu vārtu stabu šķiet. Bumba lido, vienā brīdī likās varētu būt vārtu guvums, bet Ikaunieks izšauja nedaudz garām vārtiem. Tāds pirmais bīstamais moments, neskait to, kur Gluško bloķēja Jāņa Ikaunieks sitienu. Nav vēl bijis pirmais sitiens vārtu rāmī, bet noteikti būs. Jau dzelmēm vajadzēja sajust, kāds tad ir mākslīgais segums krītot. Mešs ar bumbu. Šlampa mierīgi. Tālāk caur flaksi. Tālāk jau skreiso malu. Hošino ar bumbu. Vajadzētu būt principā šajā spēlē vērojamam Liepājas pārākumam. Tomēr ļoti labi spēlējuši uzzonu Liepājnieki. Arī Mārs Verpakovs, kas šodien mums ir pieteikumā, dotā brīdī uz rezervistu soliņu, bet cik zinām, liela iespēja viņu vērot arī būs šodien laukumā. Afanasjevs jau ar bumbu labajā malā. Virzās laukuma vidusdaļā. Labi piespēle aiz aizsargu mugurām, bet pirmā aizmugura tiek fiksēta arī šajā spēlē. Līnija tiesnesis visu ļoti skaidri redzēja. Labi piespēle bija Afanasjev izpildījumā. Nedaudz laikam pasteidzās. Šķiet, tas bija Toms Guts. Neatvainojos, tas bija Torres. Tieši tā, tas bija Torres, kurš pasteidzās nedaudz un bija vistuvāk pie Kristap Dzelmas sargātājiem vārtiem piespēles brīdī. Tādējādi aizmugura tika fiksēta. Dzelma ieved bumbu laukumā.
grūti gan ir Diego Silvam cīnīties pret Augmāru Ražano Tomu Mežu. Labi pietur bumbu ar ķermeni. Un bumba būs Liepājniekiem. Ātri tiek ievadīta spēle. Bumba spēlē, bet tiesnesis gan pamanīja, kad neliela viltība viņa tiek nospēlēta. Bumba tika ievadīta nedaudz tālāk nekā viņa bija pamatus laukuma. Afanasjevs kontrolē bumbu. Labi tehnika Afanasjevim. Labi saglabā bumbu. Jau tālāk Liepāja turpina uzsākt savu uzbrukumu caur aizsardzību. Flaksis. Un kā viņš spēlē atpakaļ Flaksim. Tātad Liepājnieku komandā rezultatīvākais ir Jānis Ikaunieks. Tātad jauns futbolists gūs jau 6 vārdus tajā sezonā. Domāju, būs vēl pietiekami daudz vārdu guvumu. Ļoti labi sniegumu rāda šis jaunais futbolists. Dāvis Ikaunieks ar bumbu. Atspēl savam brālim. Labi piespēles Torres. Var uzsist pa vārtiem. Sitiens un 1-0. Torres gūst fantastisks vārds. Ļoti skaists sitiens ar kreiso kāju. Kreisā vārtu stūrī. Dzelme šajā situācijā bezspēcīgs. Un spēles rezultāts 13 minūtē tiek atklāts. Skaisti vārti. Kristians Damien Torres gūst šos vārtus. Laba saspēle starp brāļiem Ikauniekiem. Tālāk piespēle tiek nogādāt uz Torresu, kurš veic pāris pieskāriens ar bumbu un būtiski iešauja viņa kreisā augšajā stūrī. Labi vārti tiek tiešām un viesi izvirzās vadībā. Nevar teikt, kad brieda šis vārtu guvums bija pāris bīstam momenti gan Liepājniekiem, bet visai tādā nevainīgā situācijā Torres izlēma uzšaut pa vārtiem un jā, 1-0. Nu, Jūrmalniekiem vajag nedaudz pamosties. Lūk, šeit diezgan vienkārši epizodē, kā toreiz tiek bumba zaudēt. Un Jūrmalnieki diezgan bieži cenšas ar garām piespēlēm pieslēgt uzbrukumā Silvu. Šeit gan Jūrmalnieki jau uzbruk. Ulimbaševs ar bumbu. Labajā malā brīvs bija gan Gluško, bumbu gan viņš nesaņem. Diego Silva ar bumbu. Liela individuālā tehnika. Afanasjevs diezgan augstu viņu sedz. Piespēle ar pēdu, efektīgi. Bumba paliek Jūrmalniekiem. Piespēle uz Ulimbaševu. Un jau bumba ir pie pēdējā Jūrmalnieka aizsargi. Šiļuks ar bumbu un raidu diagonāli uz labo malu. Tur brīškains cīnās. Bumba tiek zaudāk un jau Jānis Ikaunieks. Piespēle uz kreiso malu. Tur Dāvis Ikaunieks. Torres dod piespēli plašāk uz Hošino. Varētu veikt centrēm. Gan īsti neviena nav soda laukumā. Šeit jau Ikaunieka piespēle nesasniedz galmērķi, bet ar bumbu. Gribēju jau teikt, ka ir Toms Guds, bet bumba tiek zaudēta. Piespēle uz brīškajā labajā malā. Ir brīva zona, kur virzīties priekš, bet diezgan vienkārši bumbu zaudēt arī šajā epizodē. Un jau Liepājnieki dodas kārtē uzbrukumā. Dāvis Ikaunieks ar bumbu. Labi tiek apspēlēts Jūrmalnieka aizsargs, bet soda laukumā neviena nav. Tā bija vairāk domāt kā piespēle. Nu, tikpat labi šādā epizodē varbūt arī varēja uzsist. Kā jau iepriekš minēja, laukums slīd. Vārdsargiem pagrūtāk ir šajā slidenajā laukumā tvērt bumbu. Iespējams vērosim vairākas sitiens pa zemi, bet, nu, pirmais vārdu gums. Kā jau redzējām, Torres guva vārdus kreisā augšajā stūrī. Tiešām patīkam redzēt šādu vārdu gumu. Labi, bumbu saglabā Čukaro. Pats arī virzās kreisajā malā. Mešs viņu augstu sedz, diezgan tuvu. Piespēle uz laukumu vidus daļu, un Bašovs saglabā bumbu. Diezgan daudz laika bija Montalvo, lai izdomātu, ko darīt, un šeit nesasniedz piespēle gala mērķi. Tātad Jūrmalnieks nebija iekšā sodlaukumā devies, un jau bumba pie Raivo Ražinska, kurš neizteicīgi, protams, viņa ievadīs laukumā, tā kā rezultāts 1-0. Nospēlēts 16 minūtes šajā spēlē. Īsti nekur steigties viņam nav jēgas, tātad varbūt, protams, pārāk ātri būtu sapņot un skatīties, kas nu notiksies tabulā, ja Liepājnieki uzvarēs šo spēli, jo, kā jau iepriekš minēju, vēl 4 spēles tiks šodien aizvadīts. Bet Liepājniekiem šī uzvara dot jau 19 punktus.
Un uz vismaz kādu brīdi pacelties otrajā vietā. Sagrabā bumbu Dāvis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks gan tika gāsts. Šeit Afanasjovs labajā malā. Piespēles tālu stabu. Tur nebija īsti neviens, kas var aizsēties uz šīs bumbas. Un jau Jūrmalnieki dodās ārā pretuzbrukumā. Nav aizmuguras fiksēts. Un šeit Diego Silva dodās sodlaukumā. Var gūt vārtus. Ļoti veiksmīgi Flaks nospēlē izklupienā. Varbūt vajadzēja uzsist. Varbūt bija laiks pamēģināt laimi un uzsist pirmo reizi vārtu rāmī. Varažinskis bija izgājis ārā no vārtiem. Respektīvi šī piespēle sasniegt mērķi, tad iespējams tiktu arī gūt vārti. Un Jūrmalnieki izlīdzinās spēles rezultātu, bet Diego Silva nedaudz samikstinājās, nedaudz nokavēja un Flaks jau izklupienā pārtvēra šo piespēli. Stūrs sitiens nedaudz neaizsniedzās. Šķiet Čukāro, bet tu bumba paliek soda laukumā, Silvas sitiens un šķiet Varažinskis kontrolē situāciju, bumba lido nedaudz garām kreisam vārtu stūrim, atcitās pret tīklu, bet gan no otras puses. Nu, ko izskatās? Jūrmalnieki arī var izveidot bīstams uzbrukums. Tātad nav jau visas rokas nolaists lejā. Vēl, protams, ļoti daudz laika, ko spēlēt. Būs vēl vārtu gūma noteikti šajā spēlē. Es vismaz ļoti tā ceru. Es domāju, skatītāji arī ļoti vēlētos tos redzēt. Viens skaists vārtu gūms jau bija. Varētu vēl kādu pārīt. Varbūt pat mums šodien apmierināt kādu 5-6 vārtu guvumu. Nu, ko Jūrmalnieki dodās kārtē savā uzbrukumā. Šeit kreisajā malā labi pieslēdzās Montalvo. Piespēle gan nesaņēma. Un vēl viens stūrstiens pie Liepājnieku vārtiem. Diego Silva dodās izpildīt šo stūrstienu. Un jau garie spēlētāji lēnā garā dodās uz Liepājnieku sodu laukumu. Grigorovs pietiekam garš spēlētājs, var nospēlēt labi ar galvu. Centrējums un lido bumba ar pašu vārtu stabu. Ļoti bīstams moments pie Liepājnieku vārtiem. Pirmais tik tiešām ļoti bīstamais moments. Šeit iespējams vajadzēja gūt arī vārtus. Vienu brīdi pat nenoticēja, ka bumba tik vienkārši nonāks sodlaukuma vidusdaļā. Pietiekami daudz Liepājnieku aizsargi bija priekšā, taču bumba kaut kādā veidā nonāca līdz sodlaukuma vidusdaļai, un tur gan sitiens lido garām vārtiem. Un Varažinskis tādējādi var atvilkt tālu, pievedot bumbu spēlē. Pāris bīstam momenti jau ir bijuši pie Varažinska vārtiem arī. Diego Silva labi saglabā bumbu kreisajā malā. Piespēle uz sodlaukuma vidusdaļu. Šeit gan Mešs veiksmīgi nospēlē, bet bumba paliek pie Jūrmalniekiem un Imbašovs ar bumbu. 1-3, bumbu nezaudē, saglabā bumbu. Labi piespēle uz Silvu. Bumba paliek laukumā, aizmugurs nav. Piespēle uz sodlaukuma vidus. Neliela burzmiņa sitiens un stūrsitiens. Nedaudz atslābinājušās izstās Liepājnieki, Jūrmalnieki jau vairākas reizes apdrauda Varažinska vārtus. Jā, nu ko, varbūt tādi kā brīdinājums zvani noteikti pie Liepājnieku vārtiem. Ātri tik gūt vārti, taču tagad spēle nedaudz savādāk. Izvēršās centriem sodlaukumā tālo stabu. Šeit veiksmīgi Hošīna nospēlē ar galvu un būs sāniem metiens bumba paliks Jūrmalniekiem. Ko varbūt par rezervēm tātad Liepājniekiem viesiem. Otrais vārdsargs Toms Rīksna, numur 12, 8. numurs Ilja Šačins, 10. numurs Mareks Zuntners, 21. numurs Jānis Jēkabsons, 22. numurs Emīls Knapšis, 38. numurs Ivans Peha un numur 99 Mārs Vepakovskis. Tādi ir rezervisti Liepājniekiem. Jūrmalniekiem ir tikai 4 rezervisti, tātad rezervs vārdsargs Grigorijs Paņķeļējos, numur 12, 91. numurs Aleksandrs Bendorjus, 26. numurs Besarjons Hardziani, numur 3 Maksims Župerko. Tātad šī ir rezerve futbola klubam Jūrmala. Vēl 3 brīvas vietiņas bija gan šajā pieteikumā, kur ierakstīt kādu no rezervistiem, bet tur ir tukšs lauciņš, tātad tikai 4 spēlētāji Jūrmalniekiem. Ar bumbu labajā malā. Šlampi labs nospēlēts ar Torres. Afanasjovs nospēlē sieniņu ar Torres un ar bumbu jau Guts tiek gāsts noteikumu robežās. Labi nospēlē šajā situācijā Montalvo izklupienā. Piespēles kreiso malu. Var izveidoties labs uzbrukums. Labi apstrādā bumbu. Jūrmalnieks sitiens vārtu rāmi. Un šeit jau Varažinskim pirmo reizi jāiesaistās spēlē. Labs sitiens kreisajā augšajā stūrī. Šķiet Varažinskis kontrolē situāciju tāds nevis spēcīgākais sitiens, bet precīzs sitiens. Un tādēļ kārtējais stūrstens būs pie Liepājnieku vārtiem un jau kuru reizi no šīs kreisās malas Diego Silva ievadīs spēli.
Nu, vērosim, kā tad šis stūrstens beigsies. Nu, Diego Silvas centrējums. Un Varažīnskis pārliecinoši spēlē izgājienā. Šeit labā malā varētu bumbu iedot Ikauniekam, kurš ir gan viens, bet tur jau viņam ļoti tuvu pieskrēja Andres Panasjuks un tādējādi Ikaunieks bumbu nesaņēma. Torres visai zemu saņem bumbu un pats dodās jau uz priekšu. Jā, tātad iniciatīva jau pārņēmus. Mums ir futbola klubs Jūrmala. Ja sākumā Liepājnieki nedaudz vairāk kontrolēja bumbu, bija vairāk tādi pusmomenti pie Jūrmalnieku vārtiem, tad tagad jau Jūrmalnieki izveidoja pāris bīstam situācijas pie Liepājnieku vārtiem. Un noteikuma pārkāpums, Torres tiek gāzts pie paša sodlaukuma līnijas. Šeit viņa gāza Benito Montalvo. Nu, varētu redzēt interesantu soda sitienu. Ir vairāk spēlētāji, kas var uzsist Liepājniekiem. Liek minēt, Afanasjos varētu būt tas, kurš izpildīs šo soda sitienu. Kristaps Dzelme jau sāk diktēt noteikumus šajā brīdī, cik no vīriem jāstāv sieniņā. 4 Liepājnieki pie bumbas. Vērosim, kurš gan sitīs šo soda sitienu. Varbūt kāda mājas sagatava ir. Varbūt kādi piedāvājumi vienam otram ir, kā piemēram, nākamais uzsitīs tu, šoreiz uzsitīšu es tā nopirkšu padzerties pēc spēles. Nu labi, tas tā no joka puses. Nu ko vērosim, kā šis soda sitiens tika izpildīts. Izskatās, kā Afanasjos varētu izpildīt šeit ar kreiso kāju. Soda sitienu. Sitiens. Kā ar pašu vārtu stabu bumba lido. Ļoti labi izpildīts soda sitiens. Nedaudz neprecīzi. Dzelme būtu bezspēcīgs, ja vārtus bumba lidot vārtu rāmī. Bet šoreiz Jūrmalniekiem noveicās. Jo, ja Liepājnieki gūtu vārdu 2-0 jau 23. spēles minūtē, nu grūta situācija. Bet cerēsim, ka Jūrmalnieki varēs atgūt vārtus, sāsinot šo spēli. Vēl jau interesantāk mums un skatītājiem. Afanasjos ar bumbu labajā malā. Labi piespēles Torresu. Labi individuāli meistri piespēles tālu stabu. Tur gan Ikaunieks bija viens citiens pa vārtiem. Dzelme tver bumbu. Daudz Ikaunieks netrāpa. Gluži stūrī diezgan nespēcīgāk arī sitiens un lidoja Dzelmem tieši rokās. Brīškāni piespēles priekšu. Neaizsniedzās līdz bumbai Vlads Rimkus. Jā, varējām vērot, ka mešs nedaudz paslīd, tātad par spīti visam, ka ir uzvilkt apā ar tām saucamajām nagliņām uz mākslīgā seguma, kad ir nolīst lietus, slidens laukums. Bet, nu, spēlētāji ir pietiekami iesildījušies, domāju, ka nebūs nekādas problēmas ar kādiem sastiepumiem, ja nu sanāk paslīdēt piespēli uz labo malu. Labi spēlē šeit Endīšs Slampera Afanasjos. Torres ar bumbu jau laukums vidusdaļā. Kārkliņš ar bumbu un padot piespēli, protams, tālāk pa kreisi uz Hošino, kurš gan viens tur, bet diezgan ātri pie viņa pienāk 2 Jūrmalnieki. Jānis Ikaunieks ar bumbu. Piespēli brālim, neveiksmīgi sienīgi nospēlē šajā situācijā brāļi Ikaunieki. Dāvis Ikaunieks nedaudz neprecīzi nospēlē. Flaks dodās uz priekšu. Hošino ar bumbu kreisajā malā. Torres jau ar bumbu kreisajā malā. Labi piespēle līdz Dāvi Ikauniekam un jā, šeit varēja bumba sasniegt Tomu Gūts, un tad varētu būt bīstams moments, bet šoreiz veiksmīgi nospēlē Jūrmalnieki un pārtver šo piespēli. Flaks pārliecinoši nospēlē, bumba gan paliek pie Jūrmalniekiem, Diego Silva saņem bumbu, rājas sodlaukumā starp 2 Liepājnieku aizsargiem, un Hošino raida bumbu aiz gala līnijas, tāda būs vēl viens stūrsitiens. Galvenais tiesnesis Aleksandrs Golubevs aizrāda kaut ko Daņielam Oļimbašovam, pavisam iespējams par runāšanu. Ja neko citu sliktu gan viņš nebija izdarījis iepriekšējās epizodēs. Centrējums soda laukumā, bīstami un 1-1. Un arī brīdinājums noteikti būs šeit vērojams, bet rezultāts 1-1. Un šeit jau pie karodziņa notiek svinības, tātad Jūrmalnieki var priecāties. Spēles rezultāts izlīdzinās 26. minūtē. Labi vārti. Ļoti labi nospēlē pie tuvā stabu Limbašos, pamatot šo bumbu nedaudz tālāk uz soda laukuma vidusdaļu.
Un šeit jau beidzot šie vairākie stūrsitieni vainagojās. Un dzeltenā kartīte gan tiek piešķirta Čukaro, bet vārti viņa kontā. Un rezultāts tiek izlīdzināts 1-1. Nu ko jā, jau briedi šie vārti guvumi. Jūrmalnieki vairākas reizes uzbruka pietiekami bīstam, vairākas stūrsitieni un beidzot Diego Silvs centrējums ar nelielu Limbašo palīdzību sasniedz galmērķi un tiek gūt vārtu no vārtu priekšas. Paražīnskis, protams, bezspēcīgs šajā situācijā, arī viņu vainot īsti nevar, jo diezgan viltīgi piespēle. Viltīgi piespēle tik tiešām bija uz to stūri, kur Limbašos viņu pameta tā kā ar galvu tālāk. Šķiet tā tas bija arī domāts, nu brīdi iepriekš Limbašos saņem aizrādījums no tiesneša puses. Un uzreiz nākamajā epizodē atspēko savus nedarbus un dod labu piespēli uz laukuma vidusdaļu, kur jau, protams, pie tukšiem vārtiem Čukaro gūst vārds 1-1. Nu ko, liepainiekiem jāaktivizējās, jādodās uz priekšu, šī nav piespēle tālāk uz Dāvi Ikaunieku. Pret viņu Šiļuks. Šiļuks labi nospēlē un bumba būs jūrmalniekiem. Bumba pamet laukumu no Ikaunieka. Nu, labi, ka jau 27. minūtē mums ir 2 vārtu guvumi. Nu, es domāju, ka lielākā daļa piekritīs, ka pirmais vārtu guvums gan bija tāds kā skaistāks, labs šāviens kreisajā stūrī, bet arī otrie vārti nebija slikti. No standarta situācijas un Dzelme piespēlē šķiet bumbu padevējam. Varbūt nedaudz sajauca savus komandas biedrus ar puisi, kas padot mums šeit bumbas. Bet, nu tā gadās. Torres, viņu Grigorjevs, Kirills Grigorjevs burtiski apķer un notiek pārkāpums pret Torres. Nu šeit varētu būt centrējums sodu laukumā. Kāpēc gan ne? Fanāsijos var veikt labu centrējumu. Tur jau liepainieki. Mēs jau varam vērot, ka ir pie sodu laukuma līnijas gara auguma spēlētājs. Ir vēl kam nospēlēt ļoti labi ar galvu. Flaks spēlē ļoti labi ar galvu, bet šoreiz viņš nav vērojams sodu laukumā. Centrējums sodu laukumā. Vērosim, kā šis moments nospēlēs. Nobeigsies un šeit, jā, Limbašos veiksmīgi nospēlē, bet bumba paliks liepainiekiem. Diego Silva nedaudz neveiksmīgi viņa apstrādā pie laukuma malas. Torres ar bumbu, labai malā. Saglabā bumbu savai komandai. Bumba atstāja laukumu no Gluško. Fanāsijos, viņi tur sēdz 2 jūrmalnieki. Un vēl joprojām. Cīņa labajā malā. Un noteikuma pārkāpums kārtjoreiz pret Torresu. Un Limbašos pārkāp noteikums nedaudz tuvāk iespējams. Nekā brīdi iepriekš tik pārkāp noteikumu pret šo pašu Torresu. Nu, varbūt atšķirība ir 1,5 metrs, bet, nu, vērosim gan jau, ka būs arī kārtjoreiz šeit. Centrējums sodu laukumā. Varbūt kas cits, bet Torres izskatās veids centrējumu. Labi piespēl sodu laukumā. Dzelme šķiet kontrolē situāciju, jā. Tā piespēl uz priekšus. Diego Silva. Flaks pārliecinoši nospēlē. Ar vienu pieskārienu atmet uz laukumu vidusdaļu. Laba kārkliņa piespēle pa kreisi uz Jāni Ikaunieku. Dāvs Ikaunieks nomet ar šķiet pēdu. Jānis ar bumbu un nav. Šeit 11 metru sodsitiens. Nebija pārkāpums pret Jāni Ikaunieku. Tā pēc Golubeva viedokļa. Spēle turpinās. Un šeit Golubevs iespējams par to, ka nepiešķir 11-nieku. Saņem tādu nelielu kā sitienu pa muguru. Mešs noteikti teiks, tas bija nejauši. Gan jau, ka Mežam bija, kas padomā. Un vērojam labu cīņu šeit laukumā un bumba būs liepainiekiem. Šlampendijs labi nospēlē. Īsām piespēlēm liepainieki. Un ļoti augstas viņi nospēlē Flaks šajā epizodē. Pret viņai gan noteikuma pārkāpums. Bet ļoti augstasinīgi sagaidīja bumbu, kad viņa atnāks līdz viņam, nevis gāja pretī bumbai. Šajā gan situācijā Rimkus nepaspēja pārtast šo piespēli. Šo piespēli sodu laukumā. Dāvs Ikaunieks ar bumbu, jāgūst vārti. Un šeit fantastiski spēlē Dzelme. Ļoti labi tvērta bumba. Nu, atsist šajā epizodē, bet Ikauniekam bija jāgūst šeit vārti. Aizmugurs stāvokļi nebija. Viņš bija pavisam viens. Un Dzelme parāda sev no labākās puses. Labi uzsita Ikaunieks ar kreiso kāju. Tā kā lēkojuši bumbu, bet Dzelme ļoti veiksmīgi nospēlē. Centrējums sodu laukumā jau stūrsitiens. Jānis Ikaunieks neaizsniedzās līdz bumbai. Afanāsijos labajā malā.
neseko centrējums. Pret viņu Brīškāns ļoti aktīvi. Dāvs Ikaunieks ar bumbu, nomet apakaļ Šlampēm, un Šlampi jau dod piespēli tādu kā svecīti uz sodu laukumu kreiso malu, un šeit ļoti grūti bija Jānim Ikauniekam uztvert bumbu, apstrādāt un saglabāt viņu laukumā. Un tādēļ jau Jūrmalnieki ar bumbu būs. Neviens cits kā Kristaps Dzelme dosies ievadīt viņu laukumā. Nu, ko arī saules stari izrādās Jūrmalā šodien būs vērojami. Īsti pirms spēles šeit bija diezgan labs un tāds spēcīgs lietus. Tagad jau laika apstākļi ir daudz labāki. Cīņa šeit vērojam laukumu vidus daļā un noteikumu pārkāpumus pret Ačukaro. Nelielas diskusijas, iespējams vēlme, lai tiesnesis piešķir brīdinājumu kādam no spēlētājiem par mazām tādām kā netīrībām, maziem pārkāpumiem. Un pret Torres kārtībā reiz tiek pārkāpt noteikumi. Torres spēlē cimdos. Nu, it kā kalendārs rāda 10. maijs, bet, nu, varbūt šis laiks ir nedaudz par augstu priekš Torres, lai spēlē bez cimdiem. Nu, tās ir detaļas, Ikaunieks centrējums sodu laukumā, Dāvis ar galvu. Varēja nedaudz veiksmīgāk nospēlēt, bet doma bija laba. Ja Torres būtu šeit sodu laukuma vidus daļā, varētu izveidoties kāds labs bīstams moments. Orlando piespēl uz labo malu. Brīškēns ar bumbu. Brīškēns saglabā bumbu, krītot, bet saglabā ne, tomēr laikam bija spēle ar roku. Jā, ir asumi vērojami laukumā. Mazas tādas kā netīrības. Nu, tas tikai padarīs spēli interesantāku. Protams, normas robežās. Laba Ikaunieka piespēl uz labo malu. Afanasjevs ļoti labi apstrādā bumbu. Šlampe ar bumbu, tālāk atpakaļ uz Afanasjevu. Labi kontrolē Liepājnieku bumbu. Vienu brīdi gan vērojām nevēl tādu kā Liepājnieku atslābumu, kurš vainagojās ar Jūrmalnieku vārtiem. Bet izskatās, ka Liepājnieki atkal ir gatavi uzņemties iniciatīvu šajā spēlē un kontrolēt bumbu vairāk nekā Jūrmalnieki. Nu, ļoti labi, ka Jūrmalnieki guva vārtus pietiekami ātri. Šeit Torres labi pamet ar galvas ar bumbu tālāk, var gūt vārtus. Ļoti labi paņemsim sevis. Un tur nevien nav sodu laukumā, kuram gūt vārtus pēc šīs labās piespēles. Un ļoti pārliecinoši. Orlando Rubēns, Bordons, Ačukaro raida bumbu. Būs vēl viens stūrsitiens pie Jūrmalnieku vārtiem. Ļoti labi nospēlēt Torres šajā epizodē. Ar galvu pārmet pāri bumbienam no Jūrmalnieku aizsargiem. Tad ar vienu māņkustību, kā futbolists mēdz teikt, novāca vienkārši viņu no savu ceļu un piespēl sēkot tālāk uz 11 metru sodsitienu punktu atzīmi. Tur gan neviena nebija centrējums sodu laukumā. Piespēls tālos tabu, Ikaunieks nevar nospēlēt ar galvu. Šeit labi nospēlē ar galvu Montalvo. Bumba gan paliek Liepājniekiem. Labi piespēlē Afanasjevu izpildījumā. Ikaunieks centrējums tālais uz tālos tabu un tur bumbu šķērso galu līniju. Un kārtējo reizi Dzelme ievadīs bumbu spēlē. Šoreiz gan ne ar garo piespēli, bet gan ar īsti piespēli uz Oļim Baševu. Nu, lēnā garā, es domāju, šos laikapstākļus var nosaukt par ideāliem priekš futbolu. Bija lietus, laukums mitrs, nedaudz slīd. Tagad saulīte. Vienkārši perfekti, lai uzspēlētu futbolu epizodisku uzpuš. Mums arī vējš. Bet, kas zina, varbūt arī būs lietus. Toms Mešs ar bumbu. Flaksim piespēl tālāk uz kreiso malu un tur jau tālāk Torres. Pats dodas uz priekšu. Piespēl uz labo malu Afanasjevs. Centrējums sodu laukumā. Ikaunieks ar galvu. Labs sitiens. Nedaudz gan neprecīzi, bet doma bija laba. Mainīt bumbas virzienu ar galvu. Dzelme šķiet kontrolē situāciju, ja bumba lidot vārtu rāmī. Es domāju, ka vārtu gūmas diez vai tik gūts. Jo Dzelme redzēja gan sitienu, gan sitiens nebija pārāk spēcīgs. Un Dzelme jums jau parādīja savu meistarību. Minūtes 10 atpakaļ pēc Dāvi Ikaunieks sitiena kreiso kāju. Ļoti tūp pie vārtiem atradās Dāvs Ikaunieks, bet Dzelme bija ļoti labā pozīcijā, lai atvērtu šo sitienu un raidītu viņu tālāk uz stūrcienu. Efektīgi piespēli
Čukaro izpildījumās Silva ar bumbu kreisā malā. Orlando vēlreiz šādu pašu piespēli izpildu. Nu, kāpēc gan nevar arī šo spēli padarīt nedaudz krāsānāk. Piespēle kreisā malā atpakaļ uz Čukaro. Šoreiz gan aizmugurs stāvoklis fiksēts. Nu, būs efektīvs piespēles Čukaro izpildījumu šeit kreisā malā. Vienmēr patīkam vērot tādu futbolu, ja piespēle sasniedz gala mērķi un netiek veikts kādas kļūdas. Nu, nedaudz nomierinājusies izskatās ir šī spēle, nedaudz mazāku momentu nekā brīdi iepriekš un spēles sākumā. Minūtes 10, varbūt nedaudz mazāk, bet es domāju, ka minūtes 10 ir palikuši, ko spēlēt šajā pirmā puslaikā. Kompensācijas laikam daudz nevajadzētu tik piešķirtam šajā pirmā puslaikā. Nav daudz bijuši pauzīts, kā tikai maz šie noteikumi pārkāpumi, bet ar to arī viss. Principā ir beidzies, vairāk īsti nekādas pauzītes nav bijušas, nekādas savainojumi. Tas ir labi, savainojumus mums nevajag. Mums vajag skaistu futbolu, daudz vārdu guvums, emocijas un redzēt, kā spēlētāji viens otru ciena. Un tas arī ir svarīgi futbolā. Un šeit ļoti vienkārši bumba tiek raidīt uz priekšu. Diego Silva, ātrs spēlētājs, Mešs nomet ar galvu atpakaļ Varažinskim. Kontrolē situāciju šajā brīdī. Mešs, pat ja Diego Silva uzņēms ātrumu bija un varēja pārtart šo piespēli, bet arī Varažinskis bija izgājis ārā. Piespēle uz Jāni Kaunieku, nespēja apstrādāt bumbu, viņam gan arī Kirils Grigorovs traucēja nedaudz un Zelma raida bumbu. Uz laukuma vidusdaļu Mešs pret Silvu. Silvam izdodās patraucēt mežam, bet bumba paliek pie liepainiekiem. Piespēles kreiso malu, Hušīnā ar bumbu. Meklē savus partners, Kārkliņš, un plašāk jau uz Endiju Šlampi. Var virzīties uz priekšu, Afanasjovs labajā malā, tā arī ir, viņš arī saņem bumbu šeit, un mierīgi Šlampe saņem bumbu apakaļ no Afanasjova. Labi, pietur bumbu liepānieki, vairākas īsas piespēles, patīkam vērot šādu futbolu. Nav tā, ka visu laiku šīs garās piespēles tiek īstas uz priekšu. Ko varbūt var vērot vairāk no Jūrmalnieka puses, šīs garās piespēles uz Silvu, tur viņam diezgan grūti aizsieties aiz bumbas, jo pret viņu ir, teiksim, augumā daudz ražanāks Toms Mešs. Nu, ja nu spēle notiek nedaudz vairāk labā malā, kur kreisā aizsarga funkcijas vairāk izpild Flaksis. Nu, viņš ir centrā. Aizsargs kā pa vidu vairāk, bet nedaudz uz kreiso malu. Kreisais aizsargs mums šajā spēlē liepāniekam izstāsts ir Hušīno. Grūti varbūt ir Silvam spēlēt ar galvu šajās vairākās epizodēs. Šeit gar piespēles priekšu. Visai vienkārši. Šiļuks nospēlē ar galvu. Piespēle uz Montalvo un jau tālāk ar bumbu Panasjuks. Piespēle pa kreisi. Te Diego Silva skrien. Labs ātrums viņam ir. Šķiet nebūs pirmais pie bumbas. Mešs pieliek savu augumā ražano augumu. Un tur gan, protams, grūti Silvam ko izdarīt. Ja nevienīgi varbūt mēģināt izlist ap kājām, bet pa maz laika ko tādu izdarīt. Un liepānieki var bumbu un dodās savā kārtē uzbrukumā. Piespēles kreiso malu Hušīno. Ir teritorija, kur virzīties uz priekšu, bet bumba tiek atspēlēta atpakaļ Tomam Gutsam. Šlampe prasa labā malā bumbu, arī pats viņš viņu saņem. Kārkliņš ar bumbu, laukuma vidas daļā, labi piespēles Torres. Torres saglabā bumbu pret viņu Limbaševs. Labi tiek izmest bumbu starp kājām, nav šajā brīdī noteikuma pārkāpums pret Torres. Bumbu viņš pamet uz priekšu, bet nedaudz teatrāls šķiet šis kritiens bija. Golubevs nenoticēja šim kritienam un noteikuma pārkāpums netiek fiksēts. Un Torres ar bumbu kārto reiz šeit laukuma vidas daļā, pret viņu asti nospēlē Kirils Grigorovs. Nebūs brīdinājums šķiet šajā epizodē, bet varbūt pie nākamajā epizodēm, varbūt pirmie brīdinājumi arī tiks piešķirts šajā spēlē. Ātri spēlē liepānieki. No vienā brīdī pazaudē bumbu, tajā pašā laikā atgūst viņu, piespēl sodu laukumā šeit. Grigorovs veiksmīgi kā nospēlē, tajā pašā laikā caur laukumu vidas daļu. Tas ir riskanti šādu piespēli dot. Labi nospēlē Čukaro ar Silvu, labi sieniņi bija, bet bumbu tomēr neizdodas saglabāt Jūrmalniekam. Un šeit jau Kārkliņam ir vieta, kur virzīties uz priekšu. Ikaunieks ar bumbu saglabā. Piespēle Jānim Ikauniekam, tālāk plašāk pa labu uz Afanasjovu. Torres ar bumbu.
Labi, individuāla meistarība Toresam. Lūk, varam redzēt, cik labi viņš kontrolē bumbu. Daudz Ikaunieks ar bumbu piespēl. Bija domāt Afanasjevam, neizdodas nogarāt piespēlēt Afanasjevam, bet bumba, lūk, tomēr pie Afanasjeva nonāk. Ikaunieks ar bumbu labajām malā. Pret viņu šķiet Panasjuks veiksmīgi nospēlē. Un bumba jau šeit laukuma vidusdaļā. Mešs ar bumbu un tālāk Flaksim. Ļoti plaši spēlē Liepājnieki, ļoti plaši spēlē Hošino. Varam vērot, kad vienu brīdi bumba šeit ir labajā malā, un tad pēkšņi ar divām piespēlēm tiek nomainīta visa mala. Nu, futbolā diezgan labi ir, ka šīs malas tiek mainītas. Tādēļ mēģinot saraustīt pretinieku komandas vidusdaļu un arī aizsardzību. Tāpēc bieži vien treneris saka, lai spēlē pussargi vai aizsargi plašāk. Labi piespēle šeit uz labo malu. Sasteidz Afanasjevs. Torres. Mājiņkustības, var uzsīties pa vārtiem un Dzelme iesaistās spēlē. Labs kārtējo reiz sitiens Torres izpildījumā un Dzelme šoreiz redzēja arī, kur šī bumba lido arī bumba vārtu vidusdaļā, tieši kur arī Dzelme atradās, un viņš droši paliek nedroši raida viņu stūri. Bumba iespējams slīd, tvert varbūt iespējams arī viņu varēja, bet labāk darīt tā, kā ir drošāk. Afanasjevs centrējums un neveiksmīgs centrējums. Šeit Dzelme pārt ar bumbu. Diego Silvam ir iespēja skriet. Silva ar bumbu saglabā viņu. Pret viņu aktīvu Torres. Un bumba Jūrmalniekiem. Bumba no Torres pamet laukumu. 3 minūtes palikuši, ko spēlēt pamat laikā. Un tad vērosim, cik nu būs kompensācijas laiks pirmajā puslaikā. Rezultāts 1-1. Skaists vārti. Torres izpildījumā izvirzīja Liepājnieks 1-0 vadībā, un pēc tam Jūrmalnieku leģionārs Čukaro pēc labas Silvas centrēm un Ulimbašev piespēles ar galvu, novirzot bumbu uz sodlaukumu vidusdaļu, palīdzēja izlīdzināt spēles rezultātu. Jūrmalniekiem Torres labi apgriežās, pret viņu gan 3 jūrmalnieki. Noteikuma pārkāpums nav. Šeit jūrmalnieki var doties uzbrukumā. Silva uz Ulimbaševu. Ulimbaševs veiksmīgi nospēlē un tālāk ar bumbu atkal ir Silva. Labajā malā Brīškēns. Viņam gan piespēle netiek iedot un šeit aizmugurs stāvoklis. Tiesneši to ļoti skaisti ir redz. Līnija tiesnesis ļoti laicīgi pacēla karodziņu. Veiksmīgi Liepājnieki. Izveidojot tādu kā mākslīgu aizmuguri. Sanāca, ka vairāk spēlētāji pat no Jūrmals ieskrēja aiz Liepājnieku muguras. Dāvs Ikaunieks saglabā bumbu. Afanasjevs jau labajā malā. Piespēles laukuma vidusdaļa Kārkliņš. Pa kreisi uz Hošino. Ļoti plašs Hošino, kā jau iepriekš minēja spēlē. Un šeit var izveidoties interesants uzbrukums. Piespēle tālāk uz sodlaukuma pusi. Tur neviena nav. Un šeit jau Jūrmalnieki dodas uzbrukumā. Piespēles Silva. Rīmkus izpildījumā šoreiz gan Silva bumbu nespēja nesaglabāt, nesaņemt. Piespēle bija nedaudz pa vāju. Šlampes neprecīzi piespēle un katru reizi jau Jūrmalnieki ar bumbu šeit. Orlando. Labi, individuāla meistarība šeit. Labi. Individuāla meistarība parādīja Orlando Rubēns Bordons Čukaro, bet Liepājnieki labi izslupinā nospēlē un tādējādi bumba ir jāieved no gala, no sānu līnijas. Edijs, Šlampe, droši paliek nedroši, lai izraida bumbu ārpus laukumu. Nu, kā futbolisti bieži vien saka, auts nav gols, tad labāk izdarīt tā, lai drošāk. Piespēles Diego Silva, izdodas saglabāt bumbu, un šeit gan Čukaro nedaudz neveiksmīgi nospēlē. Un pirmais puslaiks noslēdzās bez kompensācijas laika. Rezultāts 1-1. Jūrmala dotē brīdī tur, varētu tā teikt, šo neizšķirt pret Liepājniekiem. 1-1. Pirmais puslaiks. Tieksimies pēc pārtraukuma.
Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. māja. Oh yeah. Do you like it? Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esiet sveicināti futbola līdzjutēji. 5. maijs 2014. gads. Liepājas Daugavas stadions. SMS Kredit virslīgas spēle futbolā starp komandām Futbola klubs Liepāja un Jūrmales Spartaks. Centrējums un neviena bumba neskarot garām vārtiem. Šajā sezonā arī it kā sastāvs pagaidām labs, arī vārtos. Davīdovs, viens no labākajiem Latvijas vārtsargiem. Izrāviens, tāls sitiens, Varažinskis. Jau pieminētais Gauračs, tāpat Vitālijs Smirnovs, Rīts Skriauklis. Īsa saspēle liepājnieku izpildījumā. Guts ar bumbu, maina uzbrukumu flangu. Centrējums, bīstami. Šoreiz vārtsargs kļūdījās izgājienā. Rezultāts bija 1-1, ļoti ātri Jelgava izvirzījās vadībā, toties tāls citiens Guts izpildījumā. Puses, tas pagaidām viss pieturēja. Tiesnesim šis moments bija jāredz. Dimitrijs Hmiss pieturēja aiz piedurknes, jeb aiz apģērba. Jāni Kauniek, tiesnes, un bīstams moments, neizdevās sitiens. Arvien vairāk un vairāk sāk uzbrukt viesi. Jūrmales Spartaka futbolisti. Arī kluba prezidentam vārds ir Spartaks, ja precīzāk direktoram Spartaks Melkumjans. Sitiens tuvjās stūrī. Nospēlēts puses no pirmā puslaika. Sitiens, bīstams sitiens ar galvu no 1,3 metriem. Tiek aizrādīts par sieniņas tuvumu. Un sitiens. Labs sitiens Kriša Kārkliņa izpildījumā. Centrējums. Kāds no liepājniekiem varēja ievirzīt bumbu. Var nākt talkā standarta situācijas izspēles tādas. Šajā spēlē daudz. Centrējums. Un labi. Un atkal Davīdovs jau otro reizi nevisai pārliecinoši spēlēja. Centrē. Neaizsniedzās. Līdz bumbai Spartaka uzbrucējs. Tāls sitiens un labs sitiens. Ja nesanāk centrējumi, iepriekšējais stūra sitieni īpaši veiksmīgi nebija Spartaka komandai. Centrējums. Labs moments Spartakam. Atkal kaut ko izlēmuši ir. Un sitiens mūrī un jābūt stūra sitienam. Spēles pārtraukumā uzzināja. Bīstams uzbrukums var izveidoties liepājniekiem.
Un vārtī! Torres! Damians Kristians Torres! Viens 0. Favorīts šajā spēlē, ko noteikti varēja nosaukt Jelgavnieks. Var teikt, zaudējuši būs 2 punktus pret Met Latvijas Universitāti. Un bīstams moments, un atkal bīstams moments. Mena. Nu, piespēli nevarēja dot, jo partneris bija aizmugurē. Nu, to šoreiz gan. Un... Jānis Ikaunieks. Labs uzbrukums. Mainīja malu. Centrējums. Vārtī! 2-0. 63. minūte. Un Jānis Ikaunieks papildina savu gūto vārtu skaitu šajā sezonā. 6. gūtie vārti. Pirmajā puslaikā saņēma brīdinājumu Mickevičs. Centrējums un bīstami. Nu, labs uzbrukums un mēģināja tojā stūrī pārsteigt Raivo Varažīnski, sitiens garām vārtiem. Nu, varbūt standarta situācija var glābt Jūrmals Spartak. Centrējums būs soda laukumā, pārāk zemu, bet tu saglabā bumbas un pār vārtiem. Daugavpils komanda savās mājās uzņems. Un moments 3-0. Un atkal Jānis Ikaunieks. Un vārti netiek ieskaitīti. Diemžēl. Nu, kaut kas izdosies Jūrmalniekiem. Un labs moments. Neaizsniedzās līdz bumbai un atsitiens no vārtiem. Lai galvenais tiesnesis, lai zinātu, cik vēl jāspēlē. Lamptejs nepaspēja ieraidīt bumbu spēlē, un līdz ar to šī spēle Liepājā ir noslēgusies, kurā futbola klubs Liepāja pārspēja Jūrmals Spartak ar rezultātu 2-0. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. maija. Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Dažādi sportisti. Vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji, vērotāji. Esam Kauguru vidusskolā. Pēc futbola centra Jūrmala labākajām tradīcijām spēlē gatavojamies ar Eiropas dziesmām. Diemžēl arī pēc šīs sezonas tradīcijām joprojām turpinām vērot spēles no Kauguru vidusskolas laukuma, lai arī mirslīgas mājaslapā vēl bija ierakstīts, vēl šorīt bija ierakstīts, ka spēle notiks lokā. Izkonkurēja un šo zonu vismaz Černomordijas painām ir izteikti pamatstāv centra aizsargs Silvas ir pāri vārtiem. Uzvarētājs spēlē pret Metu, kur viņš pārspēlēja, protams, bet radīja 100 momentus un 90 no tiem pats arī pēc tam izšķērdēja. Tā ir to iespēja Daugavpilī glāja Kristaps Dzelme. Trāsa un lieliski iespēja bija ielādās viņš sulaukumā, sita pa vārtiem, bet,
uzta visu Kristapam. Tremats pārkāpuma nav, Tremats vispār šajā spēlē ļauj spēlēt pietiekam fizisku futbolu. Labs ir no distances vārtu pārliknis, vēl viens moments Daugavpilī izglābis Jūrmala. Vēl viens no distances šoreiz bloķēts, Atamaņukovs. Kinovaki. Piespēlēja Sulaukumā viņš. Tas ir jautājums, kādā viņš šobrīd kondīcijā. Elnīm Bāševs. Bīstam piespēlēt, tur Čižos, Alsta bumbu. Negluži jau varbūt pašā priekšā, bet Juanma centrē, Čižovam jāiet, un Čižovs kļūdās izgaidā, Jūrmala atklāja rezultātu. Kurš tas bija? Orlando Bordons, Dmitrijs Kalvitos, nav svarīgi, kurš tas bija, bet ir 1-0 Jūrmalas labā. Varētu būt 5. minūte šajā puslaikā, varbūt 6. aptuveni ap to, pats puslaika sākums, un Jūrmalnieki jau pēc situācijas panāk 1-0 diezgan līdzīgi, varbūt pat Daugavpils labā. Atamaņukovs, centrējums, tur viens Tarāsovs ar galvu, bet nesanāk viņam sitiens, pilnīgi viens tik atsās pie tālā staba, tur Tarāsovs, Gluško, Karīčīs sit, pasienņu trāpa. Rafaļskis sitiens, un nav vārtu. Man jau likās, ka mums lido vārtu tīklā, bet tomēr garām mērķim. Aizsardzības līnijā, tā kā Daugavpilī viens tikai centru uzbrucējs, un arī abi flangi diezgan labi piespēlē Sulaukumā. Kas par iespējas, ja Kinovaki diezai varēs vispār taisno, bet viņš piespēlē, viņš ir pilnīgi viens bija Tarāsovs. Sulaukumā tur ir Žēlskis, tālāk Fjodorovs, arī pieslēdzies ir Atamaņukovs, Tarāsovs, Atamaņukovs, viens Atamaņukovs un citiens 1-1 Atamaņukovs! Nē, tas ir Lācavs Fjodorovs, trešie vārti izjūt uz maiņu, trešie ļoti svarīgie vārti, iepriekšējā divi viņam bija uzvaras vārti, tāpēc viņš varbūt ir izrāvis, vismaz neizšķirta komandai 1-1, 80 varētu būt 3. minūte šajā spēlē, Fjodorovam trešie vārti šo zonu, komandai šo zonu ir 8. Panas Juks. Pieslēdzas uzbrukumam, Juanma vārtu priekšā, nav vārtu, kā tā Juanmam bija jāsat iekšā. No soliņa to izdarīt īsti reāli nav iespējams. Riževskis, atkal pārāvums Jūrmalas līnijās, Fjodorovs, tālāk Kinovaki, atkal Fjodorovs, Fjodorovs sit, un 2-1 Vladislavs Fjodorovs! 4. vārti viņam vislīgā 2. šajā spēlē, kas par māju Kirilam Kurbatovam jau kuro reizi šo sezonu. Atkārtošos, bet, tas ir cilvēks māja. Nedaudz atgādina varbūt šeit, kad 2010. gadu Āfrikas nācija kausa izcīņu, kad Eģiptei uz māju fans nāca viens no rezervistiem, kurš gan arī katrā spēlē guva vārds un beigās arī kļuva par labāko vārdu guvēju visā turnīrā. Zaudē bumbu Ivans jau pretuzbrukums un spēle ir beigusies, apsveicam Daugavpili laimīgu uzvaru, 2 vārdus guva uz māju izgājušies Vladislavs Fjodorovs, vispirms panākot 1-1, pēc tam izdarojot ar uzvaru Jūrmalniekiem vārds guva Dmitrijs Kalvitos. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. maija. Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Esam atpakaļ Kaugur vidusskolas futbola laukumā. Tūlīt sāksies otrais puslaiks starp futbola klubu Jūrmala un futbola klubu Liepāja. Pirmais puslaiks noslēdzās rezultātu 1-1. Skaisti vārti Torres izpildījumā, atklāt spēles rezultātu. 1-0 Liepājnieku vadībā, un tad izlīdzināja Jūrmalniekiem šo spēli Orlando Rubens, Bordons, Ačukaro. Vērosim, kā šis otrais puslaiks izvērtīsies. Domāju, būs vēl vērojami vairāk vārdu guvumi. Šķiet, nav nekādu izmaiņu abās divās komandās. Līdz ar to spēlē ar tiem pašiem sastāviem, ar kuriem pirmais puslaiks
tika noslēgts, un jau pirmais mazais pārkāpums. Un tā puslaika sākumā un Bašos tiek gāsts. Laukums daļā, nē, pavērosim šeit, numur 99 laukumā ir devies Māris Verpakovskis, vērojams laukumā. Un Toms Guts pamet laukumu, numur 17. Tātad Māris Verpakovskis vērojams mums ir šajā spēlē jau sākoties ar otro puslaiku. Nu, ko vērosim, kā Māris ies šajā spēlē. Interesanti, kad jau otram puslaikam uzsākoties. Un šeit Māris Verpakovskis pirmais moments. Nedaudz neveiksmīgi nospēlē, varbūt vēl jāpierod pie spēles tempa, lai gan otrais puslaiks tikai tagad ir sācies, bet, Māris droši diezgan ātri ies šajā spēlē, un es domāju, ka varēsim vērot viņu savus uzdevuma augstumos. Prieks redzēt Māri šodien šeit arī šajā spēlē, jau tik ātri, jau pēc pirmā puslaika. Vairāk spēles mēs esam vērojuši, ka viņš dodas laukumā otrā puslaika vidusdaļā, vairāk tā kā uz spēles beigām, bet šeit jau otrais puslaiks sākās ar Verpakovski laukumā, ko iespējams Dobricons nebija līdz galam apmierināts ar Tomu Gutas spēli, un laukumā viņa vietā sūtīja Māri Verpakovski. Un Limbašos ar bumbu kreisā malā tiek gāsts noteikuma pārkāpums. Interesants lēmums, bet bumba būs Liepājniekiem. Izskatījās, ka Limbašos tika gāsts, bet ne, bumba paliek Liepājniekiem un jau mešs ar bumbu. Un caur Varažīnski tiek spēlēts, un tad jau Flaks ar bumbu kreisajā malā. Gaidām arī pirmos tātad momentus šajā otrajā puslaikā, bet Verpakovskis nedaudz neaizsniedzās pēc bumbas. Šeit Jūrmalnieki ar bumbu. Kirils Grigorovs ar bumbu. Tālu piespēl pa kreisi uz šeit Panasjuks. Tieši tā nesasniedz bumbu galmērķi. Un bumbu būs Liepājniekiem. Atceramies, pirmais puslaiks sākās diezgan aktīvs. Šeit otrais puslaiks tāds nedaudz lēnāks, nedaudz mierīgāks. Jūrmalnieki cenšas izvedot savu uzbrukumu, bet spēle vairāk laukuma vidusdaļā. Šeit gan jau Jūrmalniekiem ir iespējams kaut ko izveidot, neizdodas. Rīmkus piespēle uz Limbaševu. Šeit labi piespēles Māri Verpakovski un aizmuguri šeit būs. Nedaudz pasteidzās Māris Verpakovskis. Tādējādi nonāca vistuvāk pie Kristapa Dzelmas vārtiem jau aiz aizsargu mugurām un līnijtiesnes fiksē aizmuguri. Montalvo cenšas izdomāt, kam kad dot šo piespēli. Piespēles priekš šeit uz Rīmkus. Rīmkusam izdodas saglabāt bumbu. Tālāk Limbaševs. Kreisajā malā viens Čukaro. Bumba līdz viņam tā arī aizlidot. Tieši tā viņš ar bumbu virzās, piespēle tālāk kreisi. Šeit Panasjuks ar bumbu. Un būs bumba Jūrmalniekiem tātad. Edis Šlampi šeit bumba izsit ārpus sāna līnijas. Ir svarīgi īstenībā gūt gan pirmā, gan otrā puslaikā ātrus vārtus. Tas bieži vien maina spēles iznākumu. Šajā situācijā pirmā puslaikā diezgan ātri vārdi izdevās Toresam, bet Jūrmala nepadevās un ļoti cītīgi devās uz priekšu. Vairākas turstieni bija pie Varažīnska vārtiem un beigās šis turstieni vainagojas ar vārdu guvumu. Jūrmalnieki uzsākuši iespējams nedaudz aktīvāk šo otro puslaiku, bet jau Tores piespēldot tālāk uz Dāvu Ikauniekam. Dāvs savukārt piespēl tālāk savam brālim Jānim Ikauniekam. Piespēl uz Verpakovski kreisajā malā, var centrēt, un šeit nedaudz šķiet Ikaunieks bija pasteidzies uz priekšu, tādēļ bumbu lido viņam mugurā. Un būs turstiens pie Dzelmas vārtiem, tātad vērosim, kas gan izveidosies šajā turstienā. Toms Mešs jau dodas uz sodlaukumu pusi, un pēkšņi viņš pārdomā, jo tiek izspēlēt bumbu, netiek veikts centrējums šeit. Kārkliņš ar bumbu, Tores sitiens piespēle, īsti nevar saprast, bet bumba šķērsu galu līniju. Tā bija piespēles Verpakovski, tad diezgan neprecīzi sitiens, tad arī īsti precīzi viņš neizdevās. Ko Dzelma ļoti labi glāba Jūrmalnieks pirmajā puslaikā. Varbūt arī vērosim arī šajā otrajā puslaikā labs sēvis no viņa puses. Katrā gadījumā patīk redzēt gan vārdu guvums, un, protams, arī ļoti labu vārdsargu spēli ar interesantu vērot vienmēr laukumā. Jāņa Ikaunieks piespēle uz Māri Verpakovski, nedaudz nesaprotās šķiet. Verpakovskis devās vairāk plašāk. Savukārt Jānis Ikaunieks domāja, ka viņš saņems bumbu turpat.
Brīškēns labi saglabā bumbu un atspēlē viņu Ulimbašovam. Ulimbašovs virzās laukuma vidusdaļā. Labi. Uzņems ātrumu. Var uzsist pa vārtiem. Piespēl tālāk pa kreisi sitiens un 2-1 Jūrmalnieki izvirzās vadībā. Ačukaro gūst otros vārdus savā spēlē. Šoreiz gan krekls netiek vilkts, jo domāju, ka sarkanā kartīte īsti nebūtu vajadzīga, bet šeit tādi kā kūlenīši. Varbūt kāds mājas sagatavots jociņš un 2-1. 2-1 Jūrmalnieki izvirzās vadībā. Nu, lūk, aktīvi uzsāka otro puslaiku Jūrmalnieku un jā, jau nospēlēts nepilns 6 minūtes. Un tiek gūti otrie vārti Jūrmalniekam. Labi piespēle, ļoti labi nospēlē šajā situācijā Ulimbaševs. Labi no labās malas virzies uz laukuma vidusdaļu, uzņēma labu ātrumu un tā vietā uzsist pa vārtiem atrada ļoti labi piespēle kreisajā malā un Ačukaro gūst vārds vienā pieskārienā tālāk stūrī. Vražinskis bija labā pozīcijā, bet precīzi bija ļoti šis sitiens un Vražinskis bija bezspēcīgs. Lai vai kā viņš vēlējās aizsniegties līdz šai bumbai. Nu ko? Nevar gluži nosaukt šo par pārsteigumu, jo Jūrmalnieki tiešām labi spēle aizved. Liepājnieki ir kā favorīti, bet neteiksim, ka viņi ir izteikti labāk šajā spēlē, bet nu jau 2-1 Jūrmalnieki priekšā, tad Liepājniekiem jāsāk domāt, kā gan šo spēli virzīt vairāk uz priekšu. Vērosim, varbūt spēlēs ar vairāk uzbrucējiem, bet nu vēl pietiekami daudz laika, ko spēlēt. Es domāju, šāds gājiens Dobricova izpildījumā varētu būt vērojams uz spēles beigām. Labi, Dāvs Igauniks pacīnās, Torres ar bumbu, saglabā viņu labajā malā. Dāvs Igauniks atkal ar bumbu piespēle uz Afanasievu, tur gan viņš nesaņem bumbu, jo piespēle bija nedaudz neprecīzi. Un jau Montalvo dodas ar bumbu uz priekšu, Rinkus tālāk uz Ačukaro pa kreisi. Un šeit jau Diego Silva ar bumbu kreisajā malā. Pret viņu ir šlampe, vērosim, kā šis moments beigsies. Labi, piespēlēt pēdā, kur uz Ačukaro varat centrēt sodu laukumā. Tieši tāds arī notiek. Šeit gan Hošīno veiksmīgi nospēlē no galva raida bumbu ārpus sodu laukuma, kur jau pirmais mums ir Dāvs Igaunieks. Nu, ko tātad ļoti interesanti sanāk. Jūrmalnieku uzbrukumu ar vairākam tādām kā asām piespēlēm uz kreiso malu. Tur diezgan daudz teritorijas ir vai nu šajā epizodē varējām vērot Ačukaro bija kreisajā malā, vai arī kāds cits no Jūrmalnieku spēlētājiem. Un viens no šādiem momentiem beidzās ar vārtu guvumu, kad piespēles kreiso malu tika iedot Ulimbaševa izpildījumā, un tur jau Ačukaro guva vārtus. Labs ieniņas starp Briškanu un Diego Silvu. Briškanam ir kur skriet. Virzās uz laukuma vidusdaļu, var uzsist, piespēlēt tālāk uz Ulimbaševu. Šeit var jāsit pa vārtiem, tiek apspēlēts Diego Silva, piespēlēt sitiens, Varažinskis atsit savā priekšā, un šeit nav vārtu guvums. Ļoti labs moments Rinkusam. Bija iespēja jau dubultot Jūrmalnieku pārsvaru, varēja jau būt rezultāts 3-1, 53. spēles minūtē, bet šeit Varažinskis nodemonstrēja savu meistarību. Labi. Nospēlē Varažinskis, pirmo sitienu gan nedaudz neveiksmīgi atsit sev priekšā, tādēļ ļoti bīstam bumba nokļuva sodu laukuma vidusdaļā, un tad viņš nospēlē vēlreiz efektīvi un glāba savu komandu. Ulimbašovs uz tuvos stūrkārt, toreiz sitiens, nedaudz neveiksmīgi sit Montalvo, un bumba īsti nelido vārtu virzienā. Verpakovskis ar bumbu pacīnās, tālāk piespēlē Torezu. Torres meklē partners, piespēlē tālāk pa kreisi uz Verpakovski, Verpakovski pamet bumbu tālāk kreisajā malā, šiet saņem. Izdodās viņam noķert bumbu, un šeit pārkāpums pret Verpakovski. Diezgan nasi pret viņu spēlē. Gluško. Labi noņem Verpakovskis viņu ar vienu kustību, bet bija pārkāpums aizķert tomēr. Viņam balsts kāja, nācās viņam nokrist uz zālē. Vērosim, kā šis moments noslēgsies. Torres pie bumbas kreisajā malā, varētu sekot labs centrējums. Toms Mešs un pāris citi garie Liepājnieki jau ir sodlaukumā. Tagad ļoti uzmanīgi Jūrmalniekiem jāspēlē aizsardzībā, tāpēc, kad rezultāts 2-1, viņam ļoti labvēlīgs. 3 punkti ļoti noderētu Jūrmalniekiem. Tas viņam vismaz dotu 8 punktus 9 spēlēs, tikpat cik dotā brīdī Spartakam, bet gan 7 spēlēs. Tur jau jāskatās vārta attiecība. Un Torres centrējums sodu laukumā, šeit gan īsti neviena no Liepājniekiem nav. Brīškēns nospēlē ar galvu. Gluži bumbu neraidīja ārpus sodu laukumu, bet pēc tam ar savu komandas biedru palīdzību bumba tika raidīta ārpus sodu laukumu. Paliks bumba Jūrmalniekiem, jo Edis Šlampe nedaudz neveiksmīgi nospēlē kreisajā malā. Vērosim, ko Jūrmalnieki tagad darīs, vai spēlēs vairāk no aizsardzības, vai turpinās uzbrukt. Brīškēns ar galvu interesantā veidā nospēlē. Bumba it kā vienā brīdī saglabā, bet tad jau bija Liepājnieki apkārt, un bumba tika atņemta. Orlando pa kreisi tālāk dot piespēlu uz Panasjuku. Piespēl vēl plašāk uz Rinkus. Šeit gan viņam Mešs ir uzreiz klāt.
Un bumba paliks jūrmalniekiem. Šeit būs sāniemetiens, nebūs stūrstens, tur pie paša karodziņa tik bumba šķērsoja līniju, bet šoreiz tas būs sāniemetiens. Nu, varēsim varbūt vērot garu iemetienu soda laukuma virzienā. Nē, piespēl Zulim Bašo šeit soda laukuma kreisajā pusē. Labi, piespēl soda laukuma pusē, gan Flaks veiksmīgi nospēlēt galvu, piespēl uz Jāni Īkaulnieku. Labi saspēlēts ar Kārkliņu, bet bumba tikpat ātri tiek zaudēta. Nu, kaut kas nedaudz buksē Liepājniekiem priekšpusē. Īsti neizdodas aizcieties aiz bumbas Ulimbašovam. Kāda centās var Pakauskas piezakties no mugurpuses, bet Ulimbašo neprecīzi piespēl kreiso malu uz Čukaro, un tādējādi bumba tiek zaudēta. Liepājnieki jau ievadīs bumbu jau no labās malas. Nu, ko jāmeklē veids Liepājniekiem, kā atkal atgūt spēles iniciatīvu, jau nedaudz zaudējuši viņi savu asumu. Gluži kā varējām vērot pirmā puslaikā brīdī, kad Liepājnieki guva vārds, un tad bija tāds kā ne emocionāls gluži panīkums, bet nedaudz lēnāk sāk spēlēt Liepājnieku, un tādējādi jūrmalniekiem izveidojas daudz vairāk bīstam momenti pie Liepājnieku vārtiem. Stūrsitieni, ja nemaldos kādi 3 vai 4, pat tik izpildīt no kreisās malas, un viens no viņiem, kā jau mēs zinām, vainogojas ar vārtiem. Bumba paliks Liepājniekiem. Šlām pievadīs viņu spēlē. Nav viskam atdot maz kustības, bet šķiet piespēle bija domāt uz Torresu. Tur gan Montalvo neveiksmīgs ir bumba ārā. Šeit Panasjuks vienkārši nospēlēja, izsit bumbu ārpus sāna līnijas. Bumba būs jūrmalniekiem. Nu, jūtams Liepājnieku atbalsts šeit ir. Varbūt konkrēti no viena fana, kurš ir uzņēmies iniciatīvu uzkurināt publiku un arī komandu. Tas ir saprotams, 1-2 stāvoklis dotā brīdī, spēles 58. minūtē. Ja mēs vērojam tabulā, Liepājnieki ir 3. dotā brīdī, nu tad iespējams no viņiem varbūt gaida nedaudz vairāk, bet ir vēl daudz laika, ko spēlēt. Diego Silva šeit ar bumbu labajā malā, jāmaina malu uz kreiso pusi. Čukaro ar bumbu, vērosim, kā šis uzbrukums noslēgsies. Panasjuks jau steidzas soda laukuma virzienā. Sitiens šeit gan veiksmīgi nospēlē Afanasjevs. Sadursmē. Gan neviens šajā epizodē neciet, bet diezgan asi Jānis Īkaulnieks devās Montalvo virzienā. Bumbu gan saglabā jūrmalnieki. Silva labi iemet bumbu. Panasjuks ar bumbu un aizmugurs stāvoklis tiek fiksēts. Jā, nedaudz aizkavējās Panasjuks aiz Liepājnieku aizsarga mugurām. Un spēlētāju maiņu. Šķiet laukumu pamet Afanasjevs. Tātad spēlētāju maiņu Liepājnieku komandas sastāvā, vēl arī Afanasjevs pamet laukumu un laukumā dodās Ilja Šačins. Nu, vērosim, kā šis jaunais futbolists iesaistīsies spēlē. Ātrs, pieriem tehnisks spēlētājs. Domāju, ka labs papildinājums šajā spēles fāzē, kad rezultāts ir 1-2. Spēles 60. minūte. Nu, 59. 60. Laba Ulimbašo piespēl uz Rīmkus. Šeit aizmugurs stāvoklis. Bumba gan arī vārtos nelido, bet ja pat viņa lidot vārtu rāmī vai vārtos nebūtu šis vārtgums ieskaitīts, jo bija aizmugur diezgan laicīgi. Līnītiesnes pacēl karodziņu. Flaks jau dodās uz priekšu. Meklēja savus partners Māris Pakauskas ar bumbu, pret viņās nospēlē Dimitrijs Šiļuks. Gās tiek Māris Pakauskas laukuma vidusdaļā. Nav mums vēl brīdinājuši, izņemot pietiekam amizantu Orlando Rubēnu Bordona Čukaro brīdinājumu pēc viņa pirmiem vārdu guvumiem. Pēc viņa pirmā vārdu guvuma, kad tika novilts krēkls. Nu jā, tātad, kā zināms, ja tiek novilts krēkls spēles laikā, tad, vai cits ekipējums, tad principā seko brīdinājums. Katrā gadījumā labi, ka Čukaro to nedarīja pēc saviem otriem gūtiem vārtiem. Tad es domāju par to ilgi runātu. Spēlētājs saņem 2 zeltainās kartītes, jo 2 reiz novilka krēklu. Īsti neatminos, ka tā būtu bijis, bet kādreiz pienāk, tā pirmā reize. Liepājnieki dodas uzbrukumā, Īkaulnieki piespēle uz Māru Pakausku, nesasniedz galvmērķi. Jānis cīnās līdz galam, labi Ulimbašos spēlē, izklupienā, laikam viņam uzkārt uz kājas. As spēlētais Ulimbašos, emocionāls, un šeit vārda apmaiņa ar Jāni Īkaulnieku. Ulimbašos labs spēlētājs, 92. gadā dzimis, arī jauniešu izlasē spēlēs. Emocionāls spēlētājs, jau spēlē brīdi iepriekš
Tiesnesis viņam aizrādīja visticamāk par runāšanu. Nu, nesako arī brīdinājums šajā situācijā. Un Montalvo atpakaļ mierīgi uz Gluško. Komandas kapteinis augstasinīgi atspēlēt Dzelmem, un Dzelme bez liekas domāšanas raid bumbu uz priekšu. Flaks veiksmīgi spēlē, bet šķiet bija grūdienas mugurā, un bumbu būs Jūrmalniekiem. Rinkus labi nospēlē, pieliek muguru. Šeit jānomana malu uz Čukaro, viņš it kā viens, vai piespēles dos līdz galam, vērosim. Labi piespēle, labi apstrādā bumbu Čukaro ar kājas ārējo malu, bet šis pieskāriens nedaudz par spēcīgu, un tādēļ bumba šķērso galu līniju, un ja Liepainieks steidzās jau uz priekšu ar īsām piespēlēm, cenšas izveidot pēc iespējas ātrāku uzbrukumu. Dāls Ikaunieks ar bumbu laukumu vidusdaļā, kreisajā malā Jānis Ikaunieks jau pieslēdzās, piespēles Mārva Kors labajā malā, piespēles tālu stābu, un šeit Gluško sit bumbu ārā uz laukumu, bet bumba paliek pie Šačina, laba individuālā meistarība, šeit bumba paliek pie Pakovska, centriem sodu laukumā, un šķiet būs Turstens. Jā, labs Liepainieku uzbrukums. Bet līdz sitienam tā arī neizdevās nonākt. Torres dodas izpildīt šo stūra sitienu. Vērosim, kā šis stūra sitiens beigsies. Piespēle uz Ikaunieki. Ikaunieks nepārāk veiksim nospēl. Šeit gan viltīgi Rinkus vēlēs pamest bumbu gar Flaksi. Bet Flaks nospēlējot veiksmīgi. Mārcis Pakovs ar galvu spēlē, bet šeit šķiet Kirills Grigorovs atgriezās veiksmīgi aizsardzībā un traucēja Mārim uzsist precīzāk, un jau bumbu būs pie Kristapa Dzelmes. Kurš nesteidzīgi ievadīs viņu laukumā? Protams, 2-1, kāpēc, lai steigties. Nu, pazudus mums ir saulīte, negribās jau to lietu, bet pavisam iespējams mums būs vēl lietu šajā spēlē, kas padarīs šo spēli tikai interesantāk. Iļas Šačins kreisa labajā malā. Ar bumbu Torres var uzsist un tiek gāzts. Pārkāpums, noteikti pārkāpums, protams, tur nav īsti ko daudz runāt. Montalvo nepaspēja atņemt bumbu Torresam, Torres pamet viņu bumbu tālāk un tiek gāzts. Diezgan laba pozīcija varētu šeit arī uzsist. Torres šķiet varētu būt tas arī, kas sitīs. Pirmajā puslaikā ļoti labi vārdus guva Torres. Kreisā kāja ar viņa sitienu kāju, un šeit arī ir izdevīgi iespējams sist tieši ar kreiso kāju, jo sieniņi tiek novietot. Ja skatās no Dzelmes puses, kreisajā pusē tādējādi jāmēģina bumbu griezt prom no vārtsarga stūrī, nu tātad kreisā kāja būtu šeit izdevīgāk sist. Pie bumbu uzreiz 3 Liepainieki, bet izskatās, ka Torres būs tāds, kas izpildīs šo sodu sitienu, jo Šačins un Ikaunieks, nu, viņi vienkārši varbūt cenšas novērst uzmanību, ka Dzelme varētu domāt kāds cits sitīs. Nu, vērosim, kā Torres sitiens, ne tā pat piespēle vai sitiens, nu, vājš sitiens, šajā situācijā Dzelme kontrolē situāciju. Pat ja bumba varbūt lidot stūrī, Dzelme tik un tā viņu spētu tvērt, jo diezgan vājš bija šis sitiens. Vienmēr brīdī pat izskatījās, ka tā ir tāda kā piespēle. Ļoti daudz spēka bumbā netika ielikts. Un šeit jau mešs ar bumbu laukuma vidus daļā. Kārkliņš piespēles vai Pakovski. Saglabāt tiek bumbu, noteikuma pārkāpums netiek fiksēts pret viņu. Diego Silva labi piespēle uz kreiso malu uz Čukaro. Šeit gan bumbu nesniedz mērķi, tur ļoti labi nospēlē Šlampi. Un Varažīnskis rāda bumbu uz priekšu. Šeit Grigorovs nedaudz nesniedz līdz bumbai, un bumbu jau pie Torres. Torres meklē savus partnerus, piespēle labu uz Māru Pakovski. Šeit pat Mārs arī pamanīja, ka ir aizmuguri, jo līnija tiesneša karodziņš ir diezgan viegli pamanāms. Un viņš pat īsti nesteidzās uzsist pa vārtiem, tātad aizmugurs stāvoklis un nedaudz pasteidzās vai Pakovskis. Panasjuks pie bumbas. Raidīs viņu tālu uz priekšu, šeit uz kreiso malu. Labi piespēle uz Ulimbaševu. Ulimbaševs uzņems ātrumu, tomēr pamet laukumu bumba no Ulimbaševa un būs jau Liepainiekiem. Nu, ko tāds kā šūpolīts, mēs no viena gala uz otru galu skrienam šajā spēlē. Labi slupienājiet Rimkus, bet Ikaunieks izrādās izveicīgāks. Piespēles Torresu. Jūrmalnieki atņem bumbu. Šiļuks. Labi nospēlē aizsardzībā. Un jau piespēle uz Gluško labajā malā. Labs ātrums. Ivaram piespēle tālāk uz Briškēnu. Šeit var centrēt, šeit var apspēlēt. Hošīno pret viņu. Sagaida viņš Gluško. Nedaudz neprecīzi piespēle. Izdodas Hošīno aizsniegties līdz bumbai, bet bumba paliks Jūrmalniekiem. Nedaudz neprecīzi piespēle Briškēna izpildījumā. Hošīno nolasīja šo situāciju. Un šeit jau laikam varētu centrēt sodu laukumā. Tieši tā labs centrējums. Šeit
Grūti gan nedaudz ar Čukaro mugurā viena no Liepājnieku aizsargiem, bet tiesnesis nefiksēja notiekumu pārkāpumu. Vēl vairāk piespēl šeit uz priekšu Marvin Pakovskim. Un Kirills Grigorovs ļoti veiksmīgi nospēlē šajā epizodē. Pavisam vienkārši raida bumbu ārā no laukuma. Ir Pakovskis viens kreisajā malā, lai gan apkārt jau tuvojās Jūrmalnieku spēlētāji. Torres ar bumbu laukuma vidusdaļā piespēl tālāk pa labi uz Šačinu. Šačins sit, labs sitiens un labs sitiens Šačina izpildījumā. Dzelme nedaudz bija izgājis ārā no vārtiem, bet bumbu lido pāri vārtiem. Tikpat labi Dzelme varēja arī mēģināt ne tik efektīgi lekt, bet, protams, kāpēc gan ne. Izskatās jau ļoti skaisti. Bet šķiet, ja bumbu lidot vārtu rāmī, es domāju, Dzelme būtu glābējis šajā situācijā. Ko vērosim? Dzelme ievad bumbu spēlē, tālu piespēles priekš. Šeit ir Rimkus, pret viņu Flaksis. Rimkus veiksmīgi nospēlē, bet tur neviena nav. Tur ir Hošino, bet viņš pārstāv šo sezonu Liepāju. Mēs piespēles Kārkliņu. Kārkliņam uzreiz diezgan augstu nāk traucēties no Jūrmalnieku spēlētājiem. Un Libašus ar bumbu kreisajā malā. Saglabā, meklē savus partners. Piespēles Diego Silva. Viņš gan vērēs tālāk nospēlēt uz Čukaro. Neizdevās. To ļoti labi nolasījums no Liepājnieku spēlētājiem. Šačins ar bumbu labajā malā. Piespēles Verpakovskis. Labi piespēle. Vērosim, kā šis moments noslēgsies. Verpakovskis ar bumbu labajā malā. Un šeit ļoti veiksmīgi nospēlē Kirills Grigorovs. Un būs vēl viens stūrstiens. Torres dosies izpildīt šo stūrsteni. Jā, no tās puses ir izdevīgi izpildīt stūrsteni Krēlim. Ko spēlētāja maiņa? 38. numurs dodas laukumā Liepājniekiem. Labs sitiens Mārver Pakovs izpildījumā, bet Dzelme nospēlē veiksmīgi. Ivans Peha dodas laukumā. Laukumā stāja Krišs Kārkliņš, numur 18. numurs pamet Liepājnieku. Ivan Peha, numur 38. Sastāvu. Tātad Ivans Peha, Slovāku leģionārs, dodas laukumā, augumā ļoti ražans spēlētājs. Ikaunieks sitiens lido pāri vārtiem un diezgan neprecīzi. Tātad iespējams Dobracovs ievēro to, ka ir pietiekami daudz standarta situācijas pie Jūrmalnieku vārtiem, tad vairāk stūrstieni jāsūt laukumā, augumā ražant spēlētāji, un Ivans Peha pēc savainojuma jau šeit varam vērot viņu laukumā. Skatīsimies, kā viņš ies spēlē. Labs centra aizsargs. Domāju, īsti problēmas, ja ies šajā spēlē nebūs. Flaks veiksmīgi galveno spēle, bumbu saglabā Ikaunieks, bet tikpat ātri viņu atņem Limbaševs. Šeit cīņa. Hošino dod piespēles Verpakovskis. Šeit ļoti labi Gluško nolas situāciju un piespēle palabi jau uz Rimkos. Rimkosam ir teritorija, kur skriet, jāvirzās vairāk uz sodlaukumu pusi. Centrējums tāds pusidiens un Varažīnskis šajā epizodā nepārāk veiksmīgi nospēlē. Šeit, ja Silva varbūt nebūtu zaudējis savu koncentrāciju, varētu arī apdraudēt vārtus, bet viņš jau bija aizgriezies. Un tādējādi neredzēja, kad Varažīnskis izlaid bumbu no savām rokām. Dažreiz uzbrukējiem jāspēlē līdz galam, jāskatās, kas gan notiks. Šajā situācijā Silva nedaudz neveiksmīgi nospēlēja, atslabinājās un nebija pirmais pie bumbas, kad Varažīnskis viņu izlaid no savām rokām. Un veiksmīgi nospēlēja Ikaunieks, palaiž bumbu tālāk uz Flaksi. Flaks tiek nogāsts un bumba būs Liepājniekiem. Noteikuma pārkāpums. Šķiet Šiļuks pārkāp noteikums pret Flaksi. Flaks diezgan augstu spēlē šajā spēlē. Pie bumbas jau dodās Torres. Diez vai vērosim šajā situācijā sitien pietiekams. Gabals līdz vārtiem vēl. Varētu būt tāds kā centrējums, kur jau garie Liepājnieki varētu mēģināt mainīt bumbas virzienu ar galvu vai ar kādu citu ķermeņa daļu. Tikai ne ar roku. Tādējādi gols, protams, neskaitīsies centrējums sodu laukumā, kur mēs šeit redzam Peha ar galvu maina virzienu un pāri vārtiem. Bīstams sitiens. Tātad, lūk, Dobracov doma bija diezgan labi un pareizi, laist laukumā augumā ražants spēlētājs. Šeit gan nedaudz neprecīzi Peha sit ar galvu. Jā, bumbu lidot rātu rāmī. Nezinu, vai Dzelme būtu tas, kurš izglāb šajā situācijā Jūrmalnieks. Bet katrā gadījumā labs moments, labi epizode Liepājnieku izpildījumā. Jūrmalnieki sāk nedaudz vairāk zaudēt iniciatīvu šajā spēlē, un jau Liepājnieki sāk viņu uzņemties. Labi piespēle Jāņa Ikaunieka izpildījumā uz kreiso malu. Verpakovskis ar bumbu, jāsit pa vārtiem, sitiens tālē stūrī un garām vārtiem. Labs sitiens tālē stūrī. Labi epizode, ko? Liepājnieki ir aktivizējušies.
Domāju, ka varēsim vērot ļoti interesantu futbola spēles 70. minūtē, tad, vismaz 20 minūtes vēl jāspēlē noteikti, un tad varbūt kompensācijas laiks arī būs vērojams otrajā puslaikā. Kā zinām, pirmajā puslaikā kompensācijas laika nebija, līdz ar 45. minūtu spēle beidzās, vīri devās ģērbtuvēs. Un vērosim, kā tad būs otrajā puslaikā, arī īsti daudz pārtraukumu šeit nav, tikai spēlētāju maiņas un mazi noteikumu pārkāpumi. Principā spēlē, daudz pārkāpumu, bet īsti tādu rupju pārkāpumu nav. Brīdinājumu tiek daudz nepiešķirt. Vispār tikai ir viens šajā spēlē bijis, ja nemaldos. Tātad par kreklu novirkšanu vārtu guvuma brīdī. Bumbu Liepājniekiem, Toris ar bumbu labajā malā. Veiksmīgi Ulimbašovs nospēlē izklupienā, ļoti labi atņem bumbu. Pie tam vēl viņš saglabā, nevis vienkārši viņu izsit. Un Jūrmalnieki jau dodas savu uzbrukumā, Brīškēns ar bumbu. Labi izdodas, ja viņi saglabā tālāk uz Ulimbašovu. Ulimbašovs piespēl pa labi piespēl uz Gluško. Ir kur kustēties, ir kur iet. Centrējums sodu laukumu virzienā, piespēl tālu uz dabu un Varažīnskis ar galvu. Atvainojos, ar roku nospēlē šajā epizodē. Ar galvu varēja nospēlēt kāds no Jūrmalniekiem. Nedaudz gan arī kārtējo reizi viņš viņu palaida no sevis nedaudz tālāk, bet ļoti efektīgi viņš izklupienā viņu tomēr beigās fiksēja. Nu, ko jau Liepājnieki dodas uzbrukumā, Ikaunieks ar bumbu, piespēl uz labo malu, tālāk Šačins ar bumbu. Labi virzās laukuma vidsdaļā, piespēl pa labi, centrējums sodu laukumā, Gluško labi nospēlē, un bumba tiek raidīta ārpus sodu laukuma, ir pakauts ar bumbu kreisajā malā, piespēl tālāk uz Dāvi Ikaunieki, bumba saglabā Dāvis, pret viņu ļoti tuvu spēlē Montalvo, Torres ar bumbu kreisajā malā, daudz Jūrmalnieku, daudz Liepājnieku, bumba tiek raidīta ārā no sodu laukuma, bet turpinās Liepājnieku uzbrukums. Ivans Peha ar bumbu, piespēl tālāk pa kreisi uz Hošīno, seko tāda piespēle sodu laukuma virzienā, šeit gan Dzelme ļoti pārliecinoši. Liek manīt saviem komandas biedriem, ka bumbu paņems tieši viņš. Gluško meklē, kam atdot bumbu, atrod Rimkus 1. Nedaudz nesaprotās Rimkus ar Diego Silvu. Un tāds viltīgs mākonis. Lēnā garā dodās pāri Kauguru vidusskolas futbola stadionam. Nav īsti vēlme mums redzēt lietu. Tādējādi arī komentātori un operatori salīs. Spēlētājiem tas varbūt nedaudz mazāk rūp, viņiem silts, mums varbūt nedaudz augstāk. Bumba atstāja laukumu sānu līniju, bumba būs Liepājniekiem un ļoti ātri viņa ved laukumā. Dāls Ikaunieks ar bumbu laukumu uz vidu daļā, meklē, kam atdot piespēli. Torres atverās un labi piespēl apakaļ uz Dāvi Ikaunieks. Šeit gan veiksmīgi nospēlē Montalvo. Nedaudz neaizsniedzās līdz bumbai. Dāvis Ikaunieks labi nospēlē. Dāvis Ikaunieks ar Torres. Labi saspēle, labi sieniņi, bet nedaudz pietrūkst šajā momentā precizitātes un Montalvo veiksmīgi nospēlē pārtver šo piespēli. Varam vērot diezgan daudz Liepājnieku vīrus. Diezgan tuvu sodu laukumam. Kā varam redzēt, Peha ir pēdējais aizsargs. Diezgan augstu visu spēlē, jā, protams, 1-2 zaudē, vajag iet uz priekšu šeit ar bumbu labajā malā. Šačins izskatās, kā ļaus bumbai šķērsot galu līniju, lai būtu stūrsitiens. Uzreiz uz sodu laukumu virzienā dodās Mešs un Ivans Peha. Nav tie īsākie spēlētāji un Torres pie bumbas. Centrējums sekot sodu laukumā un šeit ar galvu. Gluško ļoti labi nospēlē ar galvu un bumba šķiet pamet Kauguru vidusskolas teritoriju. Bet uz šoseis viņa neizlido, tātad bumba netiks zaudēt. Piespēl varēs sodu laukumā, labi Grigorovs ar galvu nospēlē. Pirmais uz pie tuvā vārta stabu nospēlē, bet bumba paliek pie Liepājniekiem. Šlampi pa kreisi piespēl uz Jāni Ikaunieku, labi cīnās Ikaunieks ar Montalvo, bet bumba nonāk pie Dzelmes. Spēle 74. minūte, rezultāts vēl projām 2-1 Jūrmalnieku labā. 2 vārti Ačukaro kontā. Viena pirmajā puslaikā un otrā puslaika 5. minūtē. Vēl viens stūrsitiens pie Jūrmalnieku vārtiem. Daudz Liepājnieku dodas uz sodu laukumu, kur arī Jūrmalnieki jau viņus gaida. Tad varam vērot, kad 8 spēlētāji ir sodu laukumā, piespēl sodu laukumā, un tur atkal kārtēreiz veiksmīgi Kirils Grigorovs nospēlē. Vajadzēja varbūt nedaudz augstāk šo bumbu pacelt. Šķiet Ikaunieks neveiksmīgi veic šo centrējumu.
Ikaunieks ar bumbu labajā malā. Centrējums sodu laukumā. Labi, piespēle šeit. Dāvis. Piespēle uz savu brāli Jāni Ikaunieku un 7. vārti Jānim Ikauniekam šajā sezonā. Rezultāts 2-2. Ļoti labi piespēle. Ļoti labi brāļi. Stāvot viens otru šajā epizodē. Laba piespēle Dāvi Ikaunieku izpildījumā un Jānim atlika tikai gūt vārdus, precīzi nospēlēt ar galvu. Viņš tika atstāt viens sodu laukumā. Nebija īsti viņam pretestības no Jūrmalnieka aizsarga puses un rezultāts 2-2. Liepainieki izlīdzina rezultātu. Tātad interesanti. Mums šī spēle jau 4 vārtu guvumi. Un Jānim Ikauniekam 7. vārti šajā sezonā. Ļoti veiksmīga sezona pašlaik šim jaunajam Liepainieku futbolistam. Nu, vērosim, kāpēc gan negūt vēl viens vārds šajā spēlē. Tomēr Liepainiekam iniciatīva arī pirms šiem vārtiem jau bija. Un Liepainieki noteikti dosies tagad uz priekšu. Noteikti pārkāpums pret Toresu nav. Un jau Jūrmalniekam sāk domāt, kā lai šo Liepainieks spiedienu noturēt, jo rezultāts 2-2. Liepainieki noteikti dosies tagad uz priekšu, jo jūt, ka var gūt arī 3. vārds. Nu, vērosim, kā tad šī spēle izvērtīsies. Vai būs vēl vārdu gūma, vai vairāk nekā viens. Cerams, ka jā, spēle varētu beigties 6-6. Es domāju, visiem tas patiktu. Bet pašlaik rezultāts 2-2. Flaks ar bumbu kreisajā laukuma vidus daļā. Šeit jau ar bumbu Torres. Viņam Ačukārots cenšas atņemt bumbu. Bumbu paliek pie Liepainiekiem. Verpakovskis ar bumbu kreisajā malā piespēles sodu laukumu un Dzelme veiksmīgi nospēlē ar balsi. Tādēļ liekot manīt, ka tas tieši viņš būs tas, kas paņem šo bumbu. Un bumba jau pie Jūrmalniekam un Limbašos ar bumbu. Izdodās izvairīties viņam no sadursmes ar šlampi, pamatot bumbu gaisā, bet tikpat vienkārši bumba tiek zaudēta un būs jau pie Liepainiekiem. Ar bumbu labajā malā Šačins. Ļoti vienkārši epizodē zaudē bumbu. Īsti neizdevās laikam viņam mākustību. Diego Silva ar bumbu kreisajā malā. Ļoti labi izdodās viņam saglabāt bumbu. Ivans Peh nespēja atņemt bumbu. Diego Silva un Limbašos ar bumbu laukuma vidusdaļā labajā malā vajadzēja iedot piespēli iespējams uz Briškēnu. Savukārt Limbašo doma bija šajā situācijā pieslēgt gan Diego Silva uz kreiso malu. Nu ko, Briškēnam bija tur brīvu zonu, varbūt vajadzēja tiešām tieši Ingvāram iedot šo piespēli, varētu vērāt, kā tad šī epizode beigties šeit. Grigorovs nedaudz kļūdās, Verpakovskis sit pēc Silvas, bumbu lido garām vārtiem. Šķiet roka bija. Māris Verpakovskis šķiet nospēlē ar roku, pats īsti nav apmierināts ar to. Izrāda kādas minimālas negācijas tiesnes virzienā, pats gan ir izbrīnīts, saka, ka roka nav spēlējis. Bet tiesnesis šajā epizodē izlēma piešķirt noteikumu pārkāpumu un jau bumbu pie Jūrmalniekiem. Šeit iespējams pārkāpums, iespējams spēle guļus. Endijs Lamps izpildījumā labajā malā. Aktivizējušies Liepājas līdzjutēji. Limbašos ar bumbu uzņemās pats uz sevi šo spēli. Turpina kontrolēt bumbu, meklē savus komandas biedrus. Pa labu var pieslēgt Gluško, nē, pa ilgi varbūt pārtur bumbu 1-3. Nezaudē bumbu, iespējams varēja ļoti skaists vārds šeit tik gūt, ja Limbašov šis reids noslēgtos ar sitiem pa vārtiem. Ilgi turēja bumbu Limbašovs un labi izmet īstenībā starp aizsargiem, taču acīgi bija Liepainieka aizsargu un jau Liepainieki dodas uzbrukumā piespēles Verpakovskis. Šeit gan Dzelma būs pirmais pie bumbas, nedaudz par spēcīgu šī piespēle. Un Dzelma ievad spēlē bumbu ar roku. Hošino ar bumbu jau ļoti ātri Jūrmalnieks zaudē bumbu šajā epizodē un jau Ikaunieks ar bumbu laukuma vidus daļā var uzsist pa vārtiem. Vai būs sitiens, māņkustība? Un noteikumi pārkāpums bija šeit. Montāli vēl nokavē. Notica, ka Dāls Ikaunieks šaus no tās distances. Un tā bija māņkustība. Viņš paņem bumbu uz kreiso malu un tiek negluži gāsts, bet kavēts. Un tādējādi Golubovs piešķir noteikumu pārkāpumu. Nu, ko vērosim, kā šis sodsitiens tiks izpildīts pie bumbas Ikaunieks, Šačins un Jānis Ikaunieks. Tad brāļi Ikaunieki pie bumbas un arī Šačins. Nu, kurš gan sitīs? Vērosim. Vai tas būs sitiens, vai tā būs piespēle, šeit var arī uzsist. Nav tik tālu līdz vārtiem. Dāvis, šķiet arī pats sitīs, labs sitiens un bumba lido garām. Labajam vārds stūrim. Izties, ka Dzelma kontrola situācija īsti nelēc pakaļ bumbai. Nu, no šīs skatu punkta izties, ka bija ļoti bīstams sodsitiens. Un nedaudz garām labajam vārds stūrim bumba lido. Nu, vērosim. Varbūt būs vēl kāds sodsitiens, kur Dāls Ikaunieks dosies izpildīt. Varbūt nākamais viņš būs precīzāks, bet šis bija labs mēģinājums. Atzīsim, ļoti labs sitiens pa vārtiem. Bet bumba lidoja nedaudz garām vārtu rāmim. Bumba paliek pie Liepainiekiem. Jānis Ikaunieks ar bumbu laukuma vidusdaļā. Šeit kreisajā malā Hošino viens ļoti tās spēlē Rinkus, bet bez savainojumiem. Un noteikuma robežās Peha uz Māru Verpakovski. Mārs saņem bumbu. Piespēl tālāk uz Flaks laukuma vidusdaļā. Šeit piespēl pakreis uz Hošino. Pret Hošino Briškēns. Un šeit nesaprotās nedaudz Dāls Ikaunieks ar Briškēns. Šeit Hošino izpildījumā tā bija piespēle ar kurūtīm uz Dāvi Ikaunieku, bet Dāvs domāja, ka
Hošīno dosies pats pa kreiso malu. Rīmkus saglabā bumbu labajā kreisajā malā tenos, bet Ivans Peha ļoti veiksmīgi viņam atņem viņu. Piespēle uz Flaksi. Flaksis jau tālāk uz Jānī Kaunieku un var jau mainīt malu. Vai arī Liepājnieki turpinās spēlēt pa kreisi? Nē, tiek nomainīt malu uz Šačinu. Šlampi jau pieslēdzās labajā malā. Šačins izlem centrēt uz tālo stabu. Šeit Dzelme pārliecinoši nospēlē un šeit jau Briškens nesņem tomēr bumbu. Dzelme izlem piespēli dot uz priekšu uzreiz. Šo garo piespēli uz Rīmkus. Rīmkus neapstrādā šo bumbu pirmo reizi un Peha, nu, protams, augumā Ražans veiksmīgāk nospēlē. Neliels savainojums šeit ir gūs Rīmkus. Peha izbrīnīts, kas tad tur bija. Nu, iespējams uzkāp uz kājas. Rīmkus gan jau ir piecēlēs kājās un Ulimbaševs labajā malā jāsit pa vārtiem. Sitiens pāri vārtiem bīstams Ulimbašev. Sitiens labi piespēle. Izdevās šķiet, tas bija Silkas do piespēle uz Ulimbašev un šeit nedaudz bumbu lido pāri vārtiem. Labs moments, laba epizode Jūrmalnieka izpildījumā. Šeit varbūt arī vajadzēja mēģināt trāpīt un tad varētu domāt, kā gan šī epizode beigtos. Varbūt vārdu gūms vai 3-2 Jūrmalnieki jau būtu vadībā. Vai rezultāts, kā šajā situācijā palika 2-2. Tā arī paliktu, bet bumbu nelidoja pat vārtu rāmī, līdz ar to nevar īsti neko minēt. Torres tiek gāsts pie soda laukuma. Neapmierināts Montalvo ar šo lēmumu. Nu, bija, es domāju, šajā situācijā pārkāpums. Torres pamet bumbu pa kreisi un Montalvo notrieca zemē. Torres un šeit pie bumbas jau Šačins. Vērosim, viņš dotā brīdī arī vienīgais, kas ir pie bumbas. Nu, ko vai izdosies šim jaunajiem spēlētēm, ja nu negluži izrautu Liepājniekam uzvaru otrajā puslaikā, tad, nu, ir vēl minūtes 10, ko spēlēt, bet šajā situācijā, ja tiks gūti vārti, nopietns pieteikums, lai paņemtu 3 punktus no Jūrmalniekiem šajā spēlē. Jūrmalā Kaugur vidusskolas futbola laukumā. Nu, ko Šačins sitiens pa vārtiem. Mūris šoreiz veiksmīgāk nospēlē un Dzelme pirmais pie bumbas. Jāmeklē, kam dot piespēli, tiek piespēle ātri. Iedod Gluško tālāk uz priekšu uz Ačukaro. Labi saglabā bumbu. Silva aizmugurēs stāvoklī šeit. Laba piespēle lidoja uz Panesjuku. Labi pieslēdzās kreisās malas aizsargs Panesjuks, bet bumba bija pārtvert Meža izpildījumā. Toms Mešs veiksmīgi ar galveno spēlē šajā epizodē. Ja bumbu sasniegtu Panesjuka, kas zina, kā šī epizode beigtos. Verpakovskis ir bumbu labajā malā. Uzņemās spēlu uz sevi. Pats dodas laukumu, solaukumu virzienā un šeit nedaudz tiek bloķēts Verpakovskis. Protams, šeit nebūs 11 sodstiens. Šķiet vēlējās Verpakovskis ar Torres nospēlēt sieniņu. Un liekas, ka sāka līt lietus. Kā reiz ļoti interesantu spēles galotni lietus vēl šajā laukumā. Padarīs šo spēli tikai interesantāk. Labi piespēles Dāvi Ikaunieku. Jānis deva piespēles savam brālim un viltīgi gribēja Dāvs Ikaunieks uzsist. Vienā pieskārienā mēģināt iegriezt šo bumbu tālajā stūrī, bet nedaudz neprecīzi nospēlē Dāvs Ikaunieks. Un Golubjovs, šīs spēles galvenais tiesnesis, lūdz Dzelmēm ievadīt bumbu ātrāk spēlē. Nu, vērosim, cik būs kompensācija laiks šajā spēlē, dota brīdī 83. spēles minūte rīt. Flaksis veiksmīgi ar galvu nospēlē, taču Kāro nespēja šajā epizodē aizcieties aiz bumbas, bet bumba paliks Jūrmalniekiem, jo bumba pameta viņu pēc Flakša sitiena ar galvu. Starp citu, šo abu divu komandu pēdējā savstarpējā spēlē noslēdzās rezultātu 2-1. Liepājnieki uzvarēja Liepājā, tas bija 4. aprīlī. Nu, šoreiz rezultāts ir 2-2 Jūrmalā. Bet vēl viss nav beidzies. Vēl viss tikai sākās. Tajā skaitā arī lietus. Jūrmalnieki ar bumbu kreisajā malā, savā laukuma pusē. Laba piespēle uz priekšu šeit. Rīmkus centās aizcieties aiz bumbas. Nav apmierināts Peha ar Rīmkus izklupienu. Nepārāk vajadzīgs izklupiens bija, bet bumba paliks Jūrmalniekiem. Un Rīmkus šķiet būs neliels savainojumi vai arī krāmpji. Nu, daudz darba Rīmkusam šodien. Daudz skrējienu uz priekšu, gan visādi iemetienu zonā, kuram bija jānoskrien Liepājnieki aizsargā, aktīvs šodien Rīmkus, un šeit jau laukumā dodās Jūrmalas medicīnas personāls ar pat oranžajām nastuvēm. Nu, vērosim, vai spēle turpinās Rīmkus vai nē.
šajā epizodē šie krampi būs par spēcīgiem, tad visticamāk būs spēlētāja maiņa Jūrmalnieku komandas sastāvā. Uz rezervis soliņu kāds no jūrmalniekiem jau gatavojās. Jau savu kājassargi ir uzvilkti. Geters tiek arī uzvilkts pār aizsargiem. Nu, iespējams, tad būs mums šot vēl viena spēlētāja maiņa vismaz Jūrmalnieku komandas sastāvā. Vērosim, kā šīs pēdējās spēles minūtes izvērtīsies. Diego Silva ar bumbu kreisā malā, piespēl uz Očukaro. Izdodās izskatās, ja bumbu saglabāt. Tieši tā viņš ar bumbu kreisā malā piespēl tālāk uz Ulimbaševu. Ulimbaševs zaudē bumbu, Ikaunieks jau pārtver. Šo piespēl uz Toresu. Tālāk piespēl uz Māru Verpakovsku. Aiz muguras stāvokļa nav. Mārs Verpakovskis turpina savu skrējienu uz sodu laukumu pusi. Bumbu paliek Verpakovskim. Rausiņš sodu laukumu vidusdaļā. Bloķēs tiek Verpakovskis sitiens. Šķiet arī sitiens nelido īsti vārtrāmī un aizmugur tiek fiksēta šajā epizodē. Un jau sākās emocijas uz spēles beigām. Diego Silva saņem brīdinājumu par to, ka pēc Silvas visticamāk tika bumba pasista tālāk. Un arī šķiet Edijs Šlampe saņem brīdinājumu. Savukārt laikam par to, ka tika atgrūsts Diego Silva. Tātad abiem diviem spēlētājiem, gan Liepājniekiem, gan Jūrmalniekiem. Diego Silva, Edijs Šlamps saņem brīdinājumu, tātad jau trīs brīdinājumus šajā spēlē. Un neviens brīdinājums tā īsti par pārkāpumu. Nu, gadās arī tā. Nu, ko kreisajā malā Šačins viens prasa bumbu. Īsti piespēl nesaņem. Tagad Ikaunieks ar bumbu labajā malā. Piespēl uz Flaksi. Flaksi saglabā bumbu. Labajā malā piespēl uz spēlētājs Diego Silva numur 10. Šlampi. Bumba tiek bloķēta. Veiksmīgi Panasjuks nospēlē un bumba paliek Liepājniekiem. Ikaunieks ar bumbu labajā laukuma stūrī. Pret viņu Panasjuks. Mēģinās varbūt nopalīdz stūri. Neizdodās. Un bumba tiek sist uz priekšu. Jūrmalnieki atbruņošo Liepājnieku uzbrukumu. Ulimbaševs tiek gāsts sodu laukumā. Brīdinājums šeit varbūt arī varētu sekot, varbūt arī nē. It kā tika norauts uzbrukums, bet nē. Šeit brīdinājums nebūs un spēlētājiem. 14. numurs tieši tā. Tātad Vlads Rīmkus pamat laukumu un laukumā dodās Besarjons Kardzianī. Tātad leģionārs tiek sūtīts laukumā. Nu, vērosim, kā viņam izdosies iet šajā spēlē. Pāris minūtes ir atlicis, ko spēlēt. Labi iespēja sev parādīt. Varbūt nākamo spēli sāk pamats sastāvā, ja tiktu izraut uzvaru pret Liepājniekiem. 87. minūtē spēlētāja maiņa FC Jūrmala komandas sastāvā. Vērosim. Ir vēl sev laiks pierādīt. Vlads Rīmkus numur 14 laukumā dodās. Nu, šeit Kardzianī iesaistās spēlē uzreiz ar noteikumu pārkāpumu un neseko šoreiz šeit brīdinājums. Izskatījās, ka bumba tika atkal nedaudz sista kaut kur prom pēc svilpes. Tas nav atļauts, ar to var saņemt brīdinājumu. Brāļi Ikaunieks saspēlēs Flaksis ar bumbu. Jānis Ikaunieks tiek gāsts. Bumba paliek Liepājniekiem. Spēles 88. minūte. Šķiet Liepājnieki vēlas izraut uzvaru šajā spēlē. Neizšķirs pret Jūrmalniekiem viņiem īsti nebūtu tas, ko viņi vēlās. Jo neizšķirta gadījumā Liepājniekiem neizdodas pakāpties par vietu augstāk, vismaz uz kādu brīdi. Uz otro vietu visticamāk neizdosies pakāpties šajā spēlē, bet nu redzēsim, vēl laiks, ko spēlē centriem sodu laukumā. Torres centriem šeit Jānis Ikaunieks. Jānis Ikaunieks gūst savus otros vārdus šajā spēlē. 3-2 Liepājnieki. Iespējams izrauj uzvaru un iespējams šie 3 punkti ļoti noder Liepājniekiem. Iespēja pacelties uz otro vietu turnīra tabulā. Tikko minēja tieši, kad iespējams tieši neizdosies gūt Liepājniekiem vārdus. Un nav ļoti daudz laika palicis. Protams, ir vēl ko spēlēt un tieši šajā epizodē Jānis Ikaunieks diezgan līdzīgi, kā arī savus pirmos vārdus gūst šajā spēlē. Gūst savus otros vārdus kārtējo reizi ar galvu. Un 3-2 Liepāja vadībā. Jūrmalnieki labi aizvadīja šo spēli. Būtu diezgan žēl, ja neizdodos viņam aizcerties kaut vai aiz viena punkta. Bet nu vērosim, vēl ir laiks. Jūrmalniekiem zaudēt īsti nav ko. Uzreiz tiek raidīt bumbu uz priekšu. Varažīns kļūt pārliecinoši paziņo Ivaram Peham, ka viņš būs pirmais, kam šo bumbu vajadzētu tvert. Un Varažīns šķiet raidīs bumbu uz priekšu. Tālu uz priekšu tieši tā tas arī tiek darīts. Verpakovskis. Neizcerēsies bumbas, bet bumba paliek pie Liepājniekiem. Torres ar bumbu. Labi piespēles Verpakovska, viltīgi piespēle, bet šeit ļoti labi nospēlē. Šķiet Šiļuks labi nolasīja epizodu. Un neveiksmīgi Šiļuka piespēles kreiso malti, cik labi viņš nolasīja šajā epizodē. Torres piespēles Verpakovska, tikpat vienkārši epizodē bumba tiek zaudēta un bumba uz Liepājniekiem.
Un kāds no Liepājnieku rezervistu solījums starp citu saņēma brīdinājumu, vai tas bija Dobricovs, vai tas bija kāds no spēlētājiem. Īsti nevarējām redzēt. Ikaunieks sitiens tiek bloķēts. Limbaševs ar bumbu. Pats skrien uz priekšu, tiek gāsts. Bumba paliek. Jūrmalniekiem brīdinājumu saņem šķiet Flaksis. Vai arī Ikaunieks. Nepamanīju šajā epizodē, kurš gan veids šo izklupienu. Un abi divi spēlētāji nonāca. Bija blakus viens otram ļoti tuvu. FK Liepāja komandas spēlētājs Dāvis Ikaunieks. Tātad Ikaunieks šķiet saņem brīdinājumu šajā spēlē. 3 minūtes tiek piešķirts otrajā puslaikā, ko vēl spēlē. Tātad pamatlaiks ir beidzies un kompensācijas laiks sācies. 3 minūtes priekš Jūrmalniekiem, lai iespējams izvilkt neizšķirts spēlē un vismaz saņemt 1 punktu par šo visai interesanto spēli. 5 vārdu gūmu šodien mums. Pašlaik Kauguru vidusskolas futbols laukumā. Un Liepājniekiem 3 minūtes, lai nosargātu 3 punktus. Ar šo uzvaru Liepājniekiem izdotos pakāpties uz otro vietu, vismaz uz kādu brīdi. 10 spēlēs, tad Liepājniekiem būtu 19 punkti. Un Skonto šodien arī aizved mums spēli ar Daugavpils pulkstens 5 Skonto stadionā. Skonto nospēlējuši 8 spēles, viņam ir 18 punkti. Tātad liels un dažādas izmaiņas var būt mums šodien futbola tabulā. 5 spēles tiek šodien spēlēts. Liela futbola diena. 10. maijs. Sestdiena. Laikapstākļi varbūt nedaudz siltāk un labāk varēja būt, bet tik un tā. Skatāmas spēles. Vismaz šī pirmā spēle, ko šodien aizvedam virslīgā. Un vērojam 5 vārdu gūmu, vairāk brīdinājumu, emocijas un interesants spēles scenārijs. Piespēles priekš uz Verpakovski. Šeit Grigorjevs nospēlē ar galvu. Pietur Verpakovski, bet noteikuma pārkāpums tur, protams, nebija. Torres ar bumbu labajā malā. Piespēles Verpakovski. Saspēlēs Torres ar Verpakovski. Torres saglabā bumbu. Dod sodlaukuma virzienā. Un šeit noteikuma pārkāpums uz līnijas. Nav 11 sodstiens, jo pārkāpums bija nedaudz ārpus sodlaukuma. Neapmierināts ir šķiet Panasjuks ar Golubevu lēmumu. Nu, vienā brīdī izskatījās, ka Torres gluži pats uzskrēja virsū vienam no Jūrmalnieku aizsargiem. Pamet gan bumbu garām, bet pats uzskrēja, bet nē, tiesnesis Golubevs piešķir šeit sodu sitienu. Nu, vērosim pie bumbas Jānis Ikaunieks. Ar precīzi sitienu varētu sev nokārtot hat-trick šajā spēlē. Nu, vērosim. Tātad jau 8 vārti Jānim Ikauniekam virslīgā. Jānis Ikaunieks pie bumbas sitiens. Veiksmīgi nospēlē Jūrmalnieku aizsardzību. Bumba paliek Liepājniekiem. Šačins ar bumbu. Piespēle pa labu uz Jāni Ikaunieku. Jānis Ikaunieks nomet bumbu uz Torresu. Varbūt sekos centrējums sodu laukumā, varbūt nē. Piespēle pa labu Šačinu. Šačins tiek gāsts, bet noteikuma robežās. Bumbu gan saglabā. Un bumba atstāja laukumu no Jūrmalniekiem, lai gan izskatījās, ka Šačins pieskārās bumbai. Un bumba izskatījās, ka izlido ārā no laukuma. Un Limbaševs saņem brīdinājumu. Noteikti par runāšanu. Par ko citu neko viņš nevarēja tur saņemt brīdinājumu, bet šķiet šajā epizodē līnīties varbūt kļūdījās, jo bumba tiešām izties, ka šķērsoja sānu līniju no Šačina, bet tiesnešiem vienmēr ir taisnība. Komandas spēlētājs Danils Limbaševs numur 8. Daudz nav palicis spēlēt, ko šajā spēlē. Spēles galvenais tiesnesis jau skatās uz pulksteni un svilpe jau ir zobos, tātad es domāju, tūlīt sekos gala svilpe. Tieši tā. Spēle beidzās, Liepājnieki tomēr izrauja uzvaru, rezultāts 3-2. Jūrmalniekiem neizdodās aizķerties aiz 1 punkta. Nu ko? Ar jums šodien bija Emīls Blūms. Liels paldies, ka skatījāties šo interesanto spēli. 3-2, 5 vārdu gūmi. Nu ko? Līdz nākamā reizē. Paldies! Un līdzjutējiem aicinām jūs apmeklēt nākošo FC Jūrmal spēli, kas norisināsies šeit, šajā futbola laukumā, trešdien, 14. maijā, pulkstens 17. pret futbola klubu Ventspils. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Godzilla. Kinoteātros no 16. maija.
Dacia dzīvei no 7860 eiro. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Labs spēle.